Esiet sveicināti, cienījamie Delfi TV skatītāji. Jaunā Latvijas basketbola līga sāksies arī Delfos. Šogad visu sezonas gaitā 2 spēles nedēļā pārraidīsim tieši šajā portālā. Un pirmā pārraide mums no Jēkabpils, kur tiekās pagājušā gada ceturtdaļa finālisti. Noteikti mājnieki Jēkabpils kluba basketbolisti gribēs atriepties Barons kvartāls vienībai, kur pagājušajā gadā viņus izslēdz playoff pirmajā kārtā, bet priekš debijas sezonas labs gads Jēkabpilī arī šogad. Viņi labi nokomplektējušies pirms gaidāmās sezonas. Domāju, ka būs viena no pretendentiem uz medaļām šajā sezonā, tā kā gaidīsim to visu, lūkosim arī Delfi TV ekrānos šīs sezonas gaitā. Arī Barons komanda saglabājusi vairākus vadošos spēlētājus no pagājušās sezonas.
bet zinot viņu sezonas gaitā kļūs tikai stiprāk. 23. sezona Latvijas basketbola līgai sāksies. Maikla Jordana numurs Latvijas basketbola līgai un 23. gadu arī tiks noskaidrot Latvijas spēcīgākā komanda. Visi 23 sezonas ir piedalījusies Barons komanda Latvijas basketbola līgai, neskait 2011.12. gada sezonu, kur notika neliels pazeminājums. Barons nespēlē LBL1, nospēlē LBL2, bet pēc gada izlaišanas atgriezās augstākajā sabiedrībā. Jēkabpils komanda pagājušajā gadā debitēja Latvijas basketbola līgas augstākajā sabiedrībā. Komandas ir bijušas šajā pilsētā, bet šī ir jauna organizācija. Bet tagad pirms spēles interviju vārds Edgaram. Esiet sveicināti, Delfī TV skatītāji. Šeit Edgars Buļs. Latvijas basketbola līgas 23. sezona ir sākusies un piedāvājam jums pirmo translāciju no Jēkabpils sporta nama, kur vietējais klubs Jēkabpils uzņem Barons kvartāls komandu. Ar mani kopā Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voinis. Labvakar, Voinkungs! Labvakar! Kāds jums garastāvoklis šīs maģiskās 23. sezonas priekšvakarā? Es domāju, ka sezona būs laba. Es apsveicu visus Delfī lietotājus ar jaunu mūsu sadarbības projektu. Es ļoti ceru, gan arī pārliecināts, ka tas būs veiksmīgs, piesaistīs jaunas cilvēkus basketbolu vērošanā un popularizēs basketbolu. Un es redzu, ka arī komandas ir pielikuši daudz pūles. Viņu atbalstītāji pašvaldības šeit mēs redzam, ir atremontēta pilnībā jauna grīda Jēkabpilī, jauni grozi. Tātad var uzskatīt, ka Jēkabpilī nopietni nodomi jau tiekties varbūt pēc jauniem kaut kādiem sasniegumiem. Un es domāju, ka līdzīgi tādu uzstādījumu ir daudzām komandām. Un tāpēc mēs ceram uz labu sezonu, labu basketbolu, un, protams, labām translācijām Delfī. Sakiet, lūdzu, atgriezīsimies nedaudz atpakaļ. Mums bija lieliska vasara Latvijas nacionālām izlasēm, tīpaši jauniešiem, arī nacionālā vīriešu izlase labi nostartēja. Ko tas nozīmē Latvijas basketbola savienībai? Basketbola savienībai tas nozīmē, ka mēs veidojam pareizu strateģisku politiku. Viņa lielā mērā attaisnojās, kas attiecās galvenokārt uz jaunatnes basketbolu. Izlases spēlējuši ļoti veiksmīgi visās vecuma grupās. Par pieaugušo izlasēm. Sievietēm varbūt starts neiznāca tik labs, kā mēs gribētu. Tur varbūt ir subjektīvi, objektīvi iemesli, bet par vīriešu izlasi jāsaka, ka tas process, par kuru mēs saņēmām arī pietiekam daudz kritikas savulaik, sāk attaisnoties, un tā izlase veidojās par pietiekami konkurētspējīgu komandu. Es domāju, ka no šīs izlases, papildinot ar jaunākiem talantīgiem spēlētājiem, mēs vēl sagaidīsim labus rezultātus, kas visus mūs priecēs. Tad jūs kā Latvijas basketbola savienības prezidents esat gandarīts ar padarīto vasarā? Es domāju, ka gandarīts, tas ir skaļi teikts. Mēs daudz kas vēl nav padarīts, arī pieļaut zināmas kļūdas vai nepilnības, bet mēs to ņemsim vērā. Bet tas visi tie rezultāti liek mums skatīties nākotnē ar tādu optimismu, piesaistīt jaunus atbalstītājus, kas tiek darīts, lai basketbols varētu attīstīties un galvenokārt arī par jaunatnes līgas attīstību, un par Latvijas basketbolu nacionālo čempionātu. Tā ir mūsu tāda pamatvērtība. 23. sezona, komandu skaits pēdējos 4 gados ir nepārtraukti daudz. Šogad ir klāt nācis Saldus ar jaunu komandu, ar jauniem uzdevumiem. Es domāju, ka tas ir labi, un basketbola popularitāte gandrīz aptvērus visus reģionus. Varbūt mūsu tāds super uzdevums ir par Daugavpilu, bet tas ir tāds, nav vienas dienas, tas tāds nākotnes jautājums. 12 komandas šajā turnīrā, kas ir atkārtots otrs labākais rādītājs Latvijas basketbola līgas vēsturē. Jūs jau teicāt, kad ir Delfī LV, būs translācijas Delfī televīzijā. Kas vēl jauns sagaida šajā 23. sezonā un kas būs vēl jauns interesants skatītājiem? Mēs turpinām sadarbību ar visiem mūsu partneriem. Tradicionālā Škodas mašīnas izspēle. Būs iespēja
elektroniski veidot, nu, kurš ir labākais prognozētājs vai spēļu rezultātu noteicējs, veidot savu to visu. Nu, daudzas lietas, kas saistās ar elektronisko apriti, kur mēs redzam tādu jaunatnes piesaistīšanu. Protams, arī es domāju, ka starptautiskā līmenī klubi veiksmīgi startēs gan Vevs, gan Ventspils. Un tas tā kā piesaistīs papildus skatītājus arī nacionālajiem čempionātam. Es vienīgi ceru, ka arī noslēgums sezonas būs pietiekami saplānojams, vienmērīgs un apmierinās visus, lai nav tāda neskaidrības līdz pēdējiem, kā varbūt bijis šajā sezonā. Bet tas arī ir zināmā mērā atkarīgs no starptautiskiem panākumiem, un mēs, protams, novēlam saviem klubiem tikt maksimāli tālu visos starptautiskajos turnīros. Tāpat jāpiebilst, ka Alders uzņēmums ir pagarinājis līgumu ar Latvijas basketbola līgu jau pagājušā sezonā, un atkal Latvijas basketbola līga sauksies Alders Latvijas basketbola līga, par ko ir liels prieks. Jā, neskatoties uz savām struktūrālām izmaiņām un tādām ziņām, ka kaut kas tur nav, Alders tiešām ir pagarinājis līgumu, mums ir ļoti tāda sekmīga sadarbība ar Alderi. Alders ir gandarīts arī par mūsu panākumiem vasarā, jo tas kopumā dod arī viņiem tādu atbalstu. Un, kas no jauniem atbalstītājiem ir Olībēta sportbārs nācis klāt, kas sākumā atbalstīja izlasi, un tagad ir iesaistījies arī Latvijas basketbola līgas atbalstīšanā. Tas priecē, jo, kā zināms, atbalstītāji daudz nekad nevērts būt. Tā kā garastāvoklis tagad ir labs, sākoties sezonai. Kas būtu jāizdara šajā 23. sezonā, kas būtu jāizdara klubiem, līgai, lai garastāvoklis arī noslēgumā būtu tikpat labs jums, Latvijas basketbola savienības prezidentam? Klubiem jāuzrāda labi tādas kvalitatīvas basketbols, piesaistot skatītājus, un attiecīgi arī, lai tā cīņa būtu ļoti interesanta, tāda kā bija iepriekš sezonā, kad tās komandas, kas atradās tabulas vidusdaļā, līdz pat pēdējiem brīdim cīnījās par izslēgšanas turnīru. Tas deva zinām tādu intrigu visā šai lietā, un kad pat palielinājām par vienu uzvaru ceturtdaļfināla spēles, kas bija pašu klubu ierosinājums, jo tās ceturtdaļfināla spēles bija labi apmeklētas un ieinteresēti bija visi klubi, lai tās sērijas būtu pietiekami garas. Tad, es domāju, ka ja būs labs basketbols, lielā mērā atkarīgs arī no jums. Cik labi jūs parādīsiet un cik labi jūs izstāstīsiet par basketbolu. Tad es domāju, kopīgi darbojoties, basketbols tikai iegūst un visi nākiet skatīties basketbolu klātienē un skatieties Delfī tiešraidēs. Tieši tā, Lairkungs, mēs centīsimies izdarīt visu labāko, lai Latvijas basketbola līga tik parādītu maksimāli labi, maksimāli interesanti, ar superlabiem komentāriem. Tā kā novēlu, lai jums labs garastāvoklis arī šīs sezonas beigās, lai visu sezonu ir labs noskaņojums un lai sākot ar šodien labas spēles un labas translācijas. Lai mums kopā izdodas. Paldies, jā, lai kopā izdodas. Ko, laiks pirmajai spēlē, Jēkabpils pret Barons Kvartāls. Tas bija Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins un Edgars Buļs. Ar viņu nedaudz aprunājās pajautāja viņa domas par šo te basketbola vasaru gaidāmo sezonu. Es domāju, ka tā ir bijusi laba un sezona noteikti, ka būs vēl labāk. Komandas jau ir iesildījušās, gatavas atgriezties laukumā un tūdaļ pat jau nāks laukumā abu komandu sākuma piecinieki. Pēc brīža noskaidrosim, kas tie arī būs. Šīs dienas spēle tiesā Oskars Lūcis, Andris Vaskāns un Juris Kokainis. Rūpēsies šie vīri par kārtību laukumā un pēc brīža laukumā nāks arī spēlētāji. Pirmā iespēja plašākai publikai apskatīt šīs divas komandas šajā sezonā. Paskatīties, kā ir pastrādājuši starpsezonā komandu galvenie treneri. Starp citu apstrādājuši savukārt Jēkabpils treneris Edgars Teters un Barons treneris Mārtiņš Gulbs. Teters ir priekštecis tieši Barons Rīga klubā, tā kā arī šajā duelī būs interesants lietas, ko pavērot mums šodien. Redzam jau Jēkabpils komandas sākuma piecinieks devies laukumā. Pāvels Veselovs, Kaspars Ciprus, Mārtiņš Kravčenko. 20. Un amerikāņi Trojs Maršals Barnes un Camerons Randers.
Par viņiem nedaudz vairāk spēles gaitā, bet arī Barons komanda nāk laukumā. Šogad atzītas krāsas izvēlējušies, tā kā Latvijas izlase nāktu, Edgar. Nevar tev nepiekrist, Artur. Man bija tāda sajūta, ka varbūt kāda Latvijas jauniešu izlase ir atbraukusi uz šo spēli. U18 izlase 3. gadu piedalīsies Latvijas basketbola līgas turnīrā, bet tomēr šovakar nav ieradusies mūsu jauniešu izlase. Ir Barons kvartāls komanda, kuriem jaunas Latvijas tumšsarkanā karoga krāsas formstērp vai Bordeaux krāsas formstērp. Tā kā viesi šodien šādās krāsās un mājinieki Jēkabpilieši baltajās. Ļoti interesanti būs pavērot, kā pret savu bijušo komandu izskatīsies vairāk Baroni, Hlebovīckis, Kravčenko. Diemžēl neredzēsim, kā izskatās pret Baronu Rinalds Sirsniņš, Jēkabpils komandas kapteinis. Viņam vēl projām ir savainojums. Viņš ir vienīgais spēlētājs, kas šodien nevarēs iziet laukumā. Pārējie Jēkabpilieši varēs spēlēt, tāpat arī Barons komandā savainojumu nav. Kā izteicās Mārtiņš Gulbis pirms spēles, visi Baroni gatavi cīņai. Jā, nosauc spēles sākumā arī Barons komandas sākuma piecinieks. Jēkabs Rozīts, Dāvis Zona, Ilmārs Bergmans. Numurs 4 Kārlis Apsīts un redzam 5. sākuma sastāvu spēlētāju, bet tūdaļ, protams, vēl jau ka novērsīs. Agnis Čavars, protams, Barons kluba jaunpienācējs. Arī nesen parakstījis līgumu līdz sezonas beigām, tā kā redzēsim viņu Barons komandas formā līdz pat gada noslēgumam. Ja, protams, nenotiks kas ārkārtējs, bet tikmēr pirmais uzbrukums neveiksmīgs. Mājiniekiem un zonu uzreiz šauj tālmetienu, netrāp to, bet labi pacīnās par atlēkošo bumbu Apsīts. Tā kā turpināsies Barons klubu uzbrukums, Ilmārs Bergmans, viens no pieredzējušākajiem Baroniem, ievad bumbu spēlē, un turpinās Rīdzinieku uzbrukums. Abas komandas tikās savā starpā pagājušā gada ceturtajā fināls sērijā, un var teikt, ir tāds bijušo un esošo Barons kluba treneru derbijs. Edgars Teters pret Mārtiņu Gulbi, un pagājušo sezonu, precīzāk sakot, Mārtiņš Gulbis uzvarēja savu pieredzējušāko pretinieku sērijā ar 2-0. Zināms pārsteigums tas bija, Barons kvartāls atgriezās labāko četrniekā. Nedaudz pietrūka Baroniem līdz bronzas medaļām. Latvijas basketbola līgā nonāca viņa vadībā sērijā pret Valmieru ar 2-0, pret valmierieši Malači atspēlējās Varu Krūmiņu vadībā no 2-0 līdz 3-2 un pirmo reizi šādā spēlēšanās bronzas sērijā. Savukārt Jēkabpilī, kur ļoti labi aizvadīja regulāro turnīru, tomēr neiekļūšana labāko četrniekā bija zinām neveiksmi. Šajā sezonā Jēkabpils ir uzstādījuši savu mērķi izcīnīt medaļas. Komplektācija tiešām pārliecinoša, ir savākt vārdi, no tiem vēl jāizveido ir komanda. Tikmēr pirmie 2 punkti šajā spēlē, mēs atvainojas jau Barons rindās, bet paturpinot par Jēkabpils komandu, no šiem spēlētājiem jāizveido ir komanda. Ir vairāk bijušie izlases spēlētāji, Kaspars Ciprus, Polijas izlases spēlētāji, kā Mihails Hlebovīckis, Pāvels Veselovs arī aizvadījis pāris oficiāls mačus Latvijas valstsvienībā. Tā kā vīri diezgan nopietni. Bet, kā jau tu teici, Edgar, pagājuši gan neskatoties uz to, ka Jēkabpils bija turnīra debitanti, viņa komplektācija bija pietiekami nopietna un netikšana pusfinālā var tikt uzskatīt par neveiksmi. Tā kā Edgara Tetera krēsls varbūt uz brīdi sašķobījās, bet tomēr Jēkabpils klubu vadība ar priekšnieku Leonīdu Salceviču priekšgalā nolēma, ka Edgars Teters turpina darbu arī šajā sezonā. Un Jēkabpils kluba groži ir nogādāti tieši šī trenera ziņā. Ir 2 leģionāri Jēkabpils komandā. Tas jau vien liecina, ka komanda nopietni cīnās par augstām vietām Latvijas basketbola līgā. 2 amerikāņi, Barnijs un Randers. Abi ir šobrīd laukumā. Redzēsim, kā viņi iekļaušies savā jaunajā komandā. Randers ar 31. numuru un Barnijs ar 23. Barons komandā salīdzinoši šobrīd nav neviens leģionārs, tikai vietējie spēlētāji, bet kā mēs zinām, Barons kvartāls kluba vadītājiem Ivo Zonskungam arī ļoti patīk uz pavasaru pastiprināties, tā kā ļoti iespējams, ka Barons komanda sezonas otrajā pusē būs pavisam citā skatā, bet pagaidām ir tāda, kāda ir. Un šīs spēles sākumā Jēkabpilieši vadībā ar 3-2 pēc nospēlētām nepilnām 3 minūtēm. Diezgan saraustīts spēles sākums, komandas vēl nespēja uztaustīt savu spēles ritmu, un tagad precīzs tālmetiens Barnijs. Trojs Maršals Barnijs ir precīzs no tālmetiena atzīmes. 6. punkts viņa komandai.
daudz šīs te jaunās iepazīšanās ar jaunajiem spēlētājiem. Interesanti pavērot, kādi būs šie amerikāņi. Vai viņi paliks līdz sezonas beigām, vai viņi būs tikai šeit kādu laiciņu. Sezonas sākumā var atļauties rotēt, it īpaši ar amerikāņu leģionāriem tirgū. Kvantitātes ziņā viņi netrūkst, viņi ir ļoti daudz, var atļauties vēl paeksperimentēt un pameklēt, bet kas zina, varbūt īstās pērles ir atrasts jau sezonas sākumā. Jāapstāst varbūt nedaudz vairāk par Jēkabpils leģionāriem. Trojs Maršals Barnijs, 2 metri 100 kg, 24 gadi. Otrā sezona viņam profesionāli gaitās. Pagājušo sezonu spēlēja Somijas. Spēlēja Turcijas pirmajā līgā, es atvainojos, viņš jau nedaudz vairāk ir spēlējis profesionāli. Cameronam Randlam šī ir otrā sezona pie profesionāliem. Pagājušo sezonu spēlēja Anglijā. Tas par Randers. Un savukārt Barnijs arī 24 gadi, Randersam 25. Tas par Jēkabpils leģionāriem. Tikmēr Barons komanda realizē tālmetienu, atbildot uz Barniju precīzo trejets un mainieku vadībā ar +1. Kaspars Ciprus prasa bumbu postā, bumbu līdz viņam nenonāk. Un Randers pats šauj pa grozu no tālās distances. Vēlreiz precīzi ir mainieki. 2 tālmetieni pēc kārtas Jēkabpilī. Viņi izlās vadībā 9-5. Rinalds Cirstiņa prombūtnē. Randlam ir lielāka nozīme saspēles vadītāja pozīcijā. Var spēlēt šie spēlētāji abi kopā laukumā, bet pēc Rinalda pēc tam tik stabils maiņas Jēkabpilī nav. Un pirmā numura pozīcijā ir neliels caurums. Nu, šodien redzēsim Edgaru Leju aizsargu pozīcijā. Viņš var aizstāt Cirstiņu. Oskars Virs var nospēlēt savas minūtes. Es atvainojos Oskaram Virsim, es nedaudz nenovērtēju viņu. Viņš var ļoti pārliecinoši spēlēt savas minūtes, ko demonstrē arī pagājušajā sezonā. Bija viens no komandas līderiem, it īpaši aizsardzībā. Tā kā tik traki nav, varbūt kā es sākumā sabiezēju krāsu. Kravčenko saspēlējās ar partneriem. Jēkabpils izspēle. Mārtiņš Kravčenko pēc gada prombūtnes Ukrainā atkal atgriezies Latvijā. Pavadīja savu vienīgo pagaidām sezonu leģionāru gaitās pie Agra Galvanovska Ukrainas klubā, bet tagad jau ir atgriezies Latvijā. Pirms tam arī vairākas sezonas Barons kvartāls rindā, spēlējis arī Liepājā. Tagad vēl viens caurgājiens Barons komandai. Un Dāvis Čoders, 8. numurs, precīzs Ventspils basketbola skolas audzēknis. Samazina rezultātu starpību. 9-7. Čoders parāda aizsardzībā, ka var uztaisīt arī špagatiņu. Nedaudz paslīt, bet viss kārtībā. Tagad spēlētāja maiņa abās komandās. Barons komandā laukumā devās 9. numurs Andris Epners un spēlētāja maiņa arī Jēkabpils vienībai. Pirmoreiz šīs dienas spēlē devies Oskars Vīrs. Un Juris Kokains parāda, ka ir vēl viens pārkāpums, piezīmi norma jau Barons komandai, un līdz ar to 2 soda metieni. Jēkabpiliešiem 13. numurs, 23. numurs Trojs Maršals Barnijs varēs mest 2 soda metienus. Pirmais precīzi grozā, varam redzēt labi nostādīt metienu abiem amerikāņiem, un par to varam pārliecināties šīs spēles sākumā. Šī viņam ir 3. profesionālā sezona, pabeidzis Mainas universitāti. Uzspēlējis Turcijas 2. līgā pirms 2 gadiem, pagājušo gadu Somijas virslīgā, 12,8 punktu un 6,5 atlikušās bumbas vidēja mačā amerikāņu uzbrucējiem, un tagad 3. sezona Latvijā. Čavārs tiek bloķēts, Kaspars Ciprus labi nostrādā aizsardzībā, jau ātrais pretuzbrukums, Virs ieskrējies, bet nespēja realizēt noslēgt šo te ātro uzbrukumu, bet bumbu izdodas saglabāt viņu komandai. Andris Vaskāns rāda, ka tā pienāks tieši basketbola klubam Jēkabpils. Turpināsies Jēkabpiliešu uzbrukums. Mārtiņš Kravčenko gatavs ievadīt bumbu spēlē. Nu, Jēkabpilieši noteikti ir nolēmuši rehabilitēties, revanšēties par zaudējumu pagājušā ceturtdaļfināla sērijā. Labs caurgājiens Kravčenko, labi piespēle ārā, precīzs tālmetiens. Un Jēkabpilieši atraujās 13-7. 13-7 jāspēlē 4 minūtes 25 sekundes vēl pirmajā ceturdaļā. Mainieki pagaidām vadībā. Čoders caurgājienā sarežģīts metiens, bet precīzs. Augstākās grūtības pakāpes raidījums. Dāvis Čoders rāda, ka viņš ir gatavs nākamajam līmenim. Gatavs šai sezonai 4 punktu spēles sākumā Dāvim un Jēkabpiliešu atbildi. Labi nospēlēja Barnijs līdz tam brīdim, kamēr paklūp. Uzņemās iniciatīvu, pagrieziens izskatījās labs, bet tomēr nespēja laicīgi atbrīvoties no bumbas. Paklūp un nostaigāts Jēkabpils komandai. Edgars Tēters, Jēkabpiliešu treneris, 2. sezonu rāda, ka aizsardzībā jātais
Otrā sadarbība, šķiet zonas aizsardzība, tieši tā, zonas aizsardzība Jēkabpilī. Redzēsim, kā Baroniem veiksies ar tās apspēlēšanu. Pagaidām labi strādā aizsardzībā Jēkabpilieši, mētra caurgājienā, Salvim arī sarežģīts metiens. Bija kontakts ar pretinieku, tiesnes silp pulsē, bet precīzs ir viņa partneris. Harijs Rubens nospēlē labu grozu apakšā. Pēc veiksmīgās sezonas Latvijas Universitātes komandā pārcēlies uz Baronas kvartāls vienību. Kravčenko, Jēkabpils uzbrukums. Veselovs. Saspēlējās ar Ciprus. Ciprus 1-1, ielaužās grozā apakšā. Nav precīzi viņa metiens. Tas gan bija pats Veselovs, tas nebija Ciprus. Kas neizdodas pašam, tas izdodas viņu partneriem. Kas neizdodas pašam, izdodas Pāvēlam. Kas neizdodas pašam, tas izdodas 6. numuram Oskaram Virsim. Virs labi iegājis spēlē. Tāpat kā pagājušajā sezonā noteikti būs viens no stabilākajiem rotācijas spēlētājiem. Izcils darbībā aizsardzībā, var trāpīt no distances, kārtīgs cīnītājs. Tagad arī ar savu raksturu un neatlaidību gūs šos 2 punktus. Arī bonus sodu metiens ir precīzs, no jau 16-11 vadībā Jēkabpils. Oskars Virs nospēlēja vairākas sezonas Valmierā, tagad otrā sezona Jēkabpilī. Ventspils augstskolā kļuva par tādu nopietnāku basketbolistu, 4 sezonas Vidzemē, basketbola klubā Valmiera, tagad otrā Jēkabpilī un ar katru gadu viņš progresē un kļūst par stabilāku spēku Latvijas basketbola līgā. 16-11 rezultāts pēc 7 nospēlētām minūtēm. Turpinās Baronas kvartāls uzbrukums. Noteikuma pārkāpums grozā apakšā Jānim Pozņakam. Viņam tā pirmā personīgā piezīme. Jānis Pozņaks un Mihails Klibovīcis pirms brīža devušies laukumā. Un tagad kļūda Baronas kvartālam, ievadot bumbu laukumā no galvlīnijas. Pagaidām ir manāms šīs te vairākās nesaspēlētības kļūdas spēles sākumā abu komandu izpildījumā, bet gan jau kad vīri ieskriesies un tā lietiņa aizies pārliecinošāk. Jēkabpils pusē, protams, ir lielākā pieredze. Mihails Klibovīcis, 37 gadi, 20. sezona viņam basketbolā. Mārtiņš Kravčenko, Rinalds Sirsniņš, kurš gan šodien nevar spēlēt. Kaspars Ciprus, šie ir spēlētāji, kas jau ir apēduši nevienu pūdu sāls basketbola laukumos, kamēr Baroniem lielākoties ir jaunie spēlētāji. Un to varam redzēt arī šīs spēles sākumā. Jēkabpilieši izskatās nosvērtāk visās savās darbībās un šobrīd pagaidām vadībā. Lūdz metiens. Izdodas Klibovīckim uz pieredzīti ar spēku. Viņš savu panāk un +7 Jēkabpilī. Tieši tā, Baronas komandas rindās pāris pieredzējuši vīri ir, kur ir kā paraugs, kā skolotāji jaunajiem Mētra un Bergmans. Pārējie tiešām ir, neteiksim, ka pirmo dienu LBL līmenī, bet vīri, kuriem vēl ir ko pierādīt, kuriem ir ko apliecināt. Tā kā noteikti vismaz uz papīra šīs dienas spēlē Jēkabpils ir favorīti, bet viss jau jāapliecina laukumā. Arī pagājuši gadu Barons iesāk, varbūt tik bija kā klubs nedaudz nenovērtēts, bet aizvadīja izcils, bet labas sezonu beigas gan Baltijas līgā, gan Latvijas basketbola līgā. Izcīnīja tuvu pie savas komandas spēju griezties. Vēl 2 punkti Jēkabpilī. Atkal viņi panāk 7 punktu pārsvaru, jāspēlē pusotra minūte pirmajā ceturdaļā. Lai mēs varētu salīdzināt šīs abas komandas. Nosaukšu pāris ciparus. Baronas komandā ir tikai 5 spēlētāji, kas ir dzimuši pēc 1990. gada. Es runāju agrāk par 1990. gadu. Jau tevis pieminētie Mētra, Bergmans un vēl daži labi. Savukārt Jēkabpilī ir tikai viens spēlētājs, kas vispār ir dzimis pēc 1990. gada. Tas ir jaunais aizsargs Edgars Lej. Pārējie spēlētāji ir tātad 24 gadus un vecāki. Un tas arī parāda, šie skaitļi arī parāda, kāda ir abu komandu atšķirība pieredzē. Un arī šīs spēles sākums ir par labu Jēkabpilī. 22-13. Jāspēlē minūtu un 18 sekundes. Pirmajā ceturdaļā Mārtiņš Gulbs pieprasīs minūtes pārtraukumu. Lieliski atmosfēra Jēkabpils sporta centrā. Man bija
Karsē meiteņu priekšnesums, diezgan karsts. Starp citu, Ārtur, pilns tribīns Jēkabpils sportnamā, tā kā Es Jēkabpilī negaidīju neko komandu mazāk. mīl. Tiešām Jēkabpilī komandu mīl, ir izremontēts jaunais sportanams, patiešām varat redzēt jauna, tikko lakota grīdi, tā kā sportistiem un skatītājiem prieks. Vispār Latvijas basketbola līgas sezona iesākusies ar lielu skatītāju atsaucību. Valmierā 1500 skatītāji ar pilnas tribīnas. Tā kā basketbols pēc šīs te vasaras Tad iznāk, ka Rīgā uz VF pirmo LBL spēli būs kā 10 000. Kur viņi spēlēs, jautāt? Tu domā, kā arēnā? Laikam jau nē, viņi spēlēs, starp citu jāapstās, varbūt otrā ceturtajā pastāstīsim, kāds ir Latvijas basketbola līgas formāts, jo tagad sāksies pēdējā minūte, pirmajā ceturksnī, 22-13 vadībā Mājnieki, neprecīzi pustālais metiens Baroniem, un uzbrukumā atkal Jēkabpils. 40 sekundes vēl jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Jēkabpilieši organizē savu uzbrukumu un nokļūst līdz veiksmīgam, ne tik veiksmīgam tā atrisinājumam. Bum, tomēr pienāks Barons kvartāls vienībai. Andris Vaskāns atkal ir bijis acīgs un atdod to viesiem. Un Barona atbilde. Saspēles vadītāja pozīcijā Čoders, kurš viens no aktīvākajiem Baronas komandā spēles sākumā. Laba crossover kustība, stepback kustība tiek viņš līdz metienam, bet metiens nav precīzs. Un redzam, vienu uzbrukumu tiesa atlikusi Jēkabpiliešiem. Viņi var spēlēt līdz galam, nodedzināt sekundes uz tablo, lai Baroniem nebūtu iespējas pretuzbrukumam. Dāvs zona cenšas presēt Randersu. Diezgan tāds varbūt pasīvs presings. Randers spēlē 1-1, tiek garām Dāvim. Metiens no soda laukuma nav precīzs. Arī pielabotais metiens mērķi nesasniedz. Un pirmā ceturtdaļa noslēgusies. 22-13, 9 punktu pārsvars Jēkabpilī. Jaunais Aldera luksus. Alus ar pārliecību. Atgriežamies spēlē, kur vietējie Jēkabpilieši uzņem Barons kvartāls vienību no Rīgas. 22-13 pēc pirmās ceturdaļas. Mājnieki ir vadībā. Pagaidām viņa pieredze izrādījusies labāk par viesu jaunību un azartu. Zona met tālmetienu, bumba izgriežās no groza un pirmais uzbrukums Baronam neprecīzs. 22-13 uz rezultātu tablo un tagad jau Jēkabpils savā uzbrukumā. Randals diriģē Jēkabpiliešu saspēli un piezīmē aizsardzībā Baroniem. Kāds no Baronas spēlētājiem neatļaut kavējas savu pretinieku prom no bumbas un turpināsies Jēkabpiliešu uzbrukums.
Pirmajā ceturtajā izpaudās Jēkabpils komandas labākā, solidākā komplektācija. Pieredzējušākais sastāvs, cīņā zem groziem ir līdzsvars, bet Jēkabpiliešiem daudz labāk metienu precizitāti. Abas komandas izmetuši pa 6 tālmetieniem, Jēkabpilieši trāpījuši 4 no 5 no 7, kamēr Baroni tikai 1 no 6, un šī precizitāte no tālās distances arī ir viens no galvenajiem iemesliem, ja ne pats galvenais, kas pagaidām ļauj Jēkabpilī būt pietiekoši solīdā vadībā. Barnijs trāpa savu kārtējo tālmetienu. Izskatās labs atradums Jēkabpilī, vismaz spriežot pēc spēles sākuma perioda. Šīs sezonas sākumā neizturēja pārbaudu Lietuvā, Juventus vienībā, pēc tam atrādījās Liepājas basketbola klubam, no kurienes arī tika atskaitīts, bet netika parakstīts, tā sauksim to precīzāk, tad pievienojies Jēkabpilī uz pārbaudas laiku. Ļoti iespējams, ka rādot šādu sniegumu arī paliks šajā klubā. Tas bija 2 sodu metieni, tagad Baronas komandai Sauls Mētra, viens no pieredzējušākiem spēlētājiem. Uz sodu metienu līnijas realizē otro mēģinājumu un samazina rezultātu starpību. Un tagad presings neliels Baronas kvartāls vienībai. Diezgan viegli ar to tiek galā Jēkabpilieši. Randls labi izspraucās caur 2 pretspēlētājiem un bumbu pie virša jau, kurš diriģē partners. Pilnīgi brīvs tālmetiens vēlreiz Jēkabpilī, šoreiz neprecīzi. Nespēja Pārnīs trāpīt. 2 reizes pēc kārtas, bet Jēkabpilieši savu panāk. Un punktiņu mainiekiem krājās. Pārliecinoši izskatās Jēkabpils vienības spēles sākumā, bet tā ātrā atbild Roberts Medis. Pirmie punkti viņam šīs dienas spēlē. Pirmie punkti otrajā ceturtdaļā 27-16. Kad spēlēts jau 2 minūtes. Jēkabpils izspēle un gandrīz pārtver bumbu Baronas kvartāls komandas spēlētāji, tomēr atstāja bumbu laukumu. Dāvis Čoders šodien aktīvākais Baronas komandā, gan uzbrukumā, gan tagad arī aizsardzībā. Paliek vēl 10 sekundes Jēkabpiliešu rīcībā, lai pabeigtu šo izspēli, vairāk spēlētāju maiņas. Laukumā griežās Mārtiņš Kravčenko, tiek nomainīts Mihails Klebovīckis. Edgars Tēters veic savu rotāciju un turpinās Jēkabpiliešu uzbrukums. 27-16 plus 11 mainiekiem. Randls agresīvā caurgainā veic reidu pa pretinieku sodu laukumu. Pārnīs ar ļoti augstu metienu nav precīzs, bet savu partneri pielabo Jānis Pozņaks, kuram pēdējie 4 punkti Jēkabpils sastāvā. Pozņaks pagājušo sezonu aizvadījis Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā VFLSPA komandas sastāvā savā dzimtajā klubā, ja tā to varētu nosaukt, kur viņš izveidojās, parādījās par Latvijas basketbola kārtē. Tagad atgriezies augstākajā līmenī, pievienojas basketbola klubam Jēkabpils un, kā varam redzēt, spēlē pietiekoši veiksmīgi. Tikmēr Čoders turpina spēlēt veiksmīgi Baronas komandā, 6 punkti jau Dāvim. Arī viena rezultatīva piespēle, Jēkabpils atbild. Bārnīs šoreiz neriskē mest no tālās distances, priekšā ir Čoders. Bumbu postā prasa Ciprus, bet tā arī bumbu nesaņem. Labi nospēlē aizsardzībā Baroni, neļaujot Kasparam Ciprusam apvaldīt bumbu. Minūtes pārtraukums šajā brīdī. To pieprasa Edgars Tēters. Pēdējais uzbrukums nepārāk veiksmīgi, pirms tam arī kļūda aizsardzībā. Tā nevar turpināt, tā uzskata Tēters un iespējas aprunāties ar savu komandas spēlētājiem, abiem treneriem. Aktīvāk Baronas komanda 2. ceturtdaļā spēlēja aizsardzībā un sagādā nelielas problēmas saviem pretspēlētājiem. Rezultātu starpības ziņā tas vēl nav atspoguļojies uz rezultātu tablo. Mainiekiem vēl joprojām 11 punktu pārsvars, bet spēles zīmējums nedaudz pamainījies. To pamanīs arī Edgars Tēters un sasaucis nelielu sapulcīti. Skatīsimies, kā viņam ir izdevies mainīt spēles gaitu
pēc šī pārtraukuma. Kamēr spēle nav iegājusi izšķirošajā gultnē, jāpastāst, kāds ir Latvijas basketbola līgas formāts šajā sezonā. Tātad kopumā 12 komandas. Pagājušā gada 11. ir pievienojusies arī basketbola klubs Saldus. Pagājušā gada Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas čempioni. Tā kā ir iedrošinājusi Jēkabpils piemērs labais pagājušo gadu turības piemērs pirms pāris gadiem, ka ir iespēja spēlēt arī komandām no reģiona. Vai arī universitāšu komandām Latvijas basketbola līgas augstākajā divīzijā. Un šogad formāts ir sekojošs. Basketbola klubs VF Rīga aizvadīs tikai vienu apli Latvijas basketbola līgā ar visām komandām izbraukumā, jo VF-iešiem daudz spēles starptautiskajā arēnā, gan VTV vienotā līga, gan arī ULB Eirokaus. Basketbola klubs Ventspils aizvadīs ar katru komandu 2 spēles, arī ar VF-iešiem, tātad VF komanda ar katru komandu 1 spēli, izņemot ar Ventspilu 2 spēles. U18 izlas aizvadīs ar visām komandām 2 spēles, izņemot ar VF-iešiem, un pārējās komandas savā starpā spēlēs 4 spēles. Tā kā lielākoties vienībām būs 37 spēles regulārajā sezonā. Attiecīgi VF-iešiem 12, Ventspilniekiem 22, U18 izlasē 21, un pēc labāko spēļu procenta tiks noteikts arī 6 labākās vienības regulārajā sezonā, kas cīnīsies izslēgšanas mačos. Pirmās 2 komandas jau būs LBL pusfinālā. No 3. līdz 6. vietai ceturdaļfinālos izspēlēs pārējās 2 vietas labāko četrnieku. Nav slikts rādītājs, no 12 komandām 6 tikai tiek izslēgšanas spēlēs, tā kā regulārās sezonas vērtību nevar noniecināt. Jācīnās par katru spēli, par katru uzvaru. Sezonas beigās tas var būt ļoti svarīgi. Tīpaši Barona klubu gadījumā. Grūtāk paliek tām komandām, kuras komplektējās nedaudz vēlāk, ko ir, kā to mēdz darīt basketbola klubs Baronas kvartāls. Ja sezonas sākumā iekrāja, teiksim, bilants 2-9, 2-8. Es nesaku, ka tā notiks, bet piemēram, tad pēc tam grūtāk ir uz sezonas otro pusi, kā saka, atgūties un paspēt noķert savus pretiniekus. Agņš Čavars aizmet garām no groza apakšas un Jēkabpils pretuzbrukums 31-20 rezultātā. Tajā brīdī otrās ceturdaļas vidū 5 minūtes 48 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. Jēkabpiliešu pārsvars turās +9, +11 punktu robežās. Baroniem ik pa brīdim parāda izdodās kāda laba darbība abos laukuma galos, bet tomēr Jēkabpilieši tuvāk nelaiž. Jāuzteic Dāvis Čoders, kurš ir guvis 8 punktus Barona labā. Rezultatīvākais savā vienībā, savukārt Jēkabpiliešiem 9 punktu Bārnijam. Randersam 5 punktu, 3 bumbas, 2 piespēles, Pozņakam nākot uz maiņu 6 punktu, 4 atlikušās bumbas. Ātrais pretuzbrukums Barons rindās. Ilmārs Bergmans labi nospēlē caurgainā, izprovocē pretinieks uz noteikumu pārkāpumu. Kad Barons spēlē agresīvu ātru basketbolu, tad viņiem parādās varianti. Pagaidām pozicionālā spēlē tomēr pārsvars ir Jēkabpiliešu pusē, arī auguma centimetru un kilogramu groza apakšā viņiem ir vairāk. Bet kāpēc, lai neizmantotu savus plusus tieši Jēkabpils komandas basketbols, tad Ilmārs Bergmans labi nospēlē groza apakšā, bīstam situāciju priekš pretinieku. Mārtiņš Kravčenko uzkarās Bergmanim kaklā, bet par laimi nekādas savainojumus viņš šajā epizodē nav gūs, un visi spēlētāji svaigi un veseli varēs turpināt šīs dienas maču. 17 sekundes vēl Barona rīcībā, lai pabeigtu šo uzbrukumu. Apsītim metiens lēcienā prom no groza, tas nav precīzs, Apsīts vēl projām palicis sausā. Regulārs slam dunk konkursu dalībnieks Kārlis Apsīts, ļoti labs lēciens. Triek bumbrozā augšs viņš māk, bet pagaidām šajā mačā neizdodas parādīt sev no labākās puses. Tikmēr Jēkabpilieši turpina šaut tālmetienus. Kārtējais trejats svainiekiem. 6. precīzais 9 mēģinājumos, no ar tādu precizitāti var liels kalns gāzt basketbolā, plus 14 uz rezultātu tablo. Ar šādu precizitāti nemaz nav jāizmanto savu ieroču groza apakšā, ne Veselovs, ne Ciprus. Pagaidām viņi ir bijuši diezgan klusi, bet tas arī nav bijis tik svarīgi. Ārējā līnija ir bijusi līmenī, bet Jānis Pozņaks gūs 6 punktus. Čodaram atkal brīvs pustālais metiens. Pēc pirmā mača izskatās, šīs komandas līderis varētu būt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, spēlē ar lielu enerģiju, un to dara ļoti veiksmīgi. Un ar pietiekoši lielu pārliecību darbojās Dāvis Čoders. Un es domāju, ja pagaidām kādu spēlētāju varam uzteikt Baronas komandā, Baronas kvartāls komandā, tad tas ir noteikti Dāvis. Uz groza apakšu nospēlē Jēkabpils uz vienu no saviem spēcīgākajiem ieročiem, ja ne pašu spēcīgāko, Kaspar Ciprus, kurš starp citu gūs tikai pirmos 2 punktus šajā mačā.
Tas vien liecina, kāds ir Jēkabpils pārsvars. Ja bez cipas, kā sauc Kaspar Latvijas basketbolā, lieli ieguldījumi mainiekiem jau 14 punktu pārsvars. Čoders atkal atstās brīvs uz pustālās līnijas un atkal nekļūdās. Taktiski Jēkabpils cenšas iet pa apakšu pret šiem aizsargiem pret Čoderu. Tādējādi ļaujot viņam mest, viņš lieliski izmanto šīs dāvanas. Pagaidām ir trāpījis abas mēģinājumus no pustālās distances. Atkal spiediens uz grozu apakšu. Veselovam nostaigāts Jūras Kokainis. Fiksē pārkāpumu labi aizsardzībā. Strādā Barons Kvartāls komandas garie spēlētāji pret teorētiski lielākajiem un arī teorētiski meistarīgākajiem pretiniekiem. Ar šo uzdevumu viņi tiek galā, bet tālmetiens pagaidām apturēt neizdod. Dāvim Čoderam 21 gads saspēles vadītājs no Ventspils, kur arī kļuva par nopietnu spēlētāju, iekļuva arī U18 izlasē, kas izcīnīja bronzas medaļas 2010. gadā, pēc gada spēlēja arī U19 pasaules čempionātā. Un tur 6 spēlēs izgāja laukumā Eiropas pasaules čempionātā Latvijā. Nepārāk liels spēles laiks, tad 2 sezonas pēc Ventspils pavadīja Jūrmals komandā, Jūrmals Fēniks, un tagad ir pārvācies atkal uz Rīgu, uz Barons Kvartāls vienību. Un kā varam redzēt, spēles sākumā Barons komandai ļoti labs papildinājums. Roberts Mēdins stājies uz sodu metienu līnijas, savulaik arī uzspēlējis Latvijas U18 un U20 izlasēs. Arī viņam tie ir pirmie punkti šīs dienas spēlē. Nav gan, tas ir 4. punkts jau šīs dienas spēlē. Es atvainojos, spēles sākumā realizēts metiens no groza apakšas. Un atjaunots 10 punktu pārsvars, kad jāspēlē 3 minūtes 45 sekundes vēl pirmajā puslaikā. Neveiksmīgs uzbrukums Jēkabpilī, bumba jau pie Barons Kvartāls. Čoders piepauzē, sameklē savus partnerus, Rubenim iespējas mest pa grozu, un tomēr nešauj pat no tālās distances Harijs Bergmans. Caurgājienā tiek līdz groza apakšai. Varbūt arī bija iespējas gūt 2 punktus ar sodu, bet pietiekoši spēcīgi spēja uzsist pa Ilmāru rokām Jēkabpilieši, lai Valmieras basketbola skolas audzēknis Ilmārs Bergmans nebūtu precīzi no spēles. Pieredzējušākais kluba basketbolists stāsies uz sodu metienu līnijas. Ilgus gadus mēs viņu pazinām kā Valmieras basketbola seju vai vienu no sejām. Bet pēc tam viņš pārcēlās uz Jelgavas komandu, uz Zemgalu precīzāk, ja mēs ievērojam nosaukumu 2008.–2009. gada sezonā. Kopā ar Vāri Krūmiņu pavadīja 3 sezonas tur, bet nu jau 2. gadu spēlē Barons Kvartāls rindās. Pat 3. jau. Pat 3. jau, jā. Un pēdējos 2 gados arī pildu spēlējošā trenera pienākums. Protams, Mārtiņš Gulbs ir galvenais cilvēks, kas nosaka lietas Barons Kvartāls komandā. Viņam asistē šogad Jūras Gludīts, vairs nav super pieredzējušais asistentu korpus, Ainars Veždiņš, Igors Miglnieks. Asistentu Dream Teams ir izformēts. Asistentu sapņu komanda vairs nav Mārtiņam Gulbim. Un Ilmārs Bergmans ar savu lielo pieredzi paliek treniņos. Tikmēr Jēkabpilī 7. precīzais tālmetiens. Bārnīts šodien spēlē ne kā Bārnīts Flintstones, bet patiešām kā ļoti labs basketbolists. Jau 3. precīzais tālmetiens. Bergmans atkal nospēlē caurgājienā. Piespēle partnerim, Sauls Mētra pustālais metiens, neprecīzi Kaspars Ciprus jau savāc atliek šo bumbu. Un otrā laukuma galā jau traucās Randers, bet neizdodās viņam pirmā tempā ātrais uzbrukums, jāspēlē pozicionāli. Jāuzkop laukums pēc šī uzbrukuma 39-27, jāspēlē 2,5 minūtes pirmajā puslaikā. Rezultatīvs basketbols šajā mačā, nu vispār pirmās kārtas spēlēs rezultatīvas cīņas. Valmierieši vakar ar 101-91 uzvarēja Latvijas Universitāti, kur palikusi bez divām, varētu teikt, sejām iepriekšējā sezonā. Žans Pēners pārvācies uz Ukrainu, savukārt Kristaps Dārgais tieši pārvācies uz basketbola klubu Valmiera. Un pēc tam Liepainieki atspēlējās no -18 Uvi Helmaņa vadībā pret Aināru Zvirgždiņu Jūrmalu. Tā kā divas kolorītas personības Latvijas basketbolā ir. Ainārs Zvirgždiņš atgriezies Latvijas basketbola līgā, savukārt Uvis Helmans ir kļuvis par galveno treneru pirmoreiz savā karjerā. Un Helmanim izdevās Zvirgždiņu uzvarēt ar 74-70. Un šodien kārtējā cīņa atkal rezultatīvs basketbols. Un atkal Mārtiņam Gulbim jāpieprasa minūtes pārtraukums. Nav apmierināts viņš ar savas komandas sniegumu savā laukuma galā.
Ja uzbrukumā pieredzes trūkums var būt attaisnojums, tad savā laukuma galā ir jācīnās, jārada cīņas spars un teoretiski jaunākajai komandai jābūt pārsvaram, bet tagad dāmu priekšnesums. Dāmu pops Jēkabpils sporta namā. Minūte 43 sekundes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. 14 punktu pārsvars basketbola klubam Jēkabpils. Viņi izskatās pārliecinošāk pirmajā ceturksnī. Pirmajā puslaikā, precīzāk sakot. Viņu līderi spēlē nedaudz labāk. Bet tā jau, kad mēs sagaidīsim arī Barons kvartāla vienības atbildi. Turpinās zonas aizsardzība Jēkabpils komandai, kas tiek spēlēta jau gandrīz visu pirmo puslaiku, vismaz liela tā daļa. Tā devus arī rezultātu 27 ielaist punktu. Tad Bergmanim sarežģīts tālmetiens, tas ir neprecīzs. Randls izcīnā atliekušo bumbu un jau gatavs ievadīt savus komandas uzbrukumu. Tagad vērosim Jēkabpils komandas pozicionālo atbildi. Veselos postā labi piespēl partnerim, kurš Barnijs aizmet garām no groza apakšas. Izcila piespēle no Veselo, Barnijs netrāp elementāru metienu, bet tagad vēl labāk atbild otrā laukuma galā. Mārts Bergmans caurgāja un Roberts Mednis kā noslēgumā. 6 gūtie punkti šodien jau Mednim. Labi iegājis mačā, labi izmanto partneru piespēles. Un viņš ir otrais rezultīvākais spēlētājs savā komandā aiz Dāvija Čodera. Jēkabpils basketbolisti jau atgriezušies laukumā pēdējā puslaika minūte, precīzāk sakot 58 sekundes vēl jāspēlē. Pēc šī te Jēkabpils minūtes pārtraukuma. Un kopējais spēles rezultāts 41-29. Vēl joprojām turās šis te 9 līdz 13 punktu pārsvars laukuma saimniekiem. Un tagad tāds improvizēts presings Barons komandas izpildījumā, kurš diezgan viegli tiek pārvarēts. Pietiekam daudz laiks ir mainiekiem, lai veidot savu uzbrukumu. Vēl 10 sekundes. Oskars Vīrs laukuma malā spēlē 1-1 ar driblu. Pagaidām neizdodas atslēgt Barons kvartāls komandas aizsardzību. Barnijs lielisks caurgājiens un patīkams spēlētājs, ļoti meistarīgs, atletisks, tehnisks. Neskrien ar galvu sienā, vai gudrs. Kā domāju, ka redzēsim vēl pietiekam daudz viņa šosezonu Jēkabpils komandas rindās. Bet tagad pēdējais uzbrukums Jēkabpils komandai. Faktiski var spēlēt līdz puslaika beigām. Vēl 10 sekundes atlikušas uzbrukuma tablo. Randls pret viņu tiek pārkāpt noteikumu šajā epizodē. Varētu ļauties vēl to darīt Barons komandas basketbolists. Piezīme normu vēl nav sasniegt. Saules Mētra tikmēr nopelna otro personīgo piezīmi. 7,4 sekundes vēl. Puslaikā redzam gulbu žestus, mainamies pie visiem blokiem, kas gan netiek realizēts. Atkal noteikuma pārkāpums, vēl joprojām taktiskās piezīmes ir pieļaujams Barons kvartāla komandai.
spēlētāju maiņa. Baronam uz aizsardzību tiek laists Jēkabs Rozīts. Viņš tomēr ir labākais metienu bloķētājs savā komandā, un viņa garās rokas var lietu noderēt šajā te pēdējā aizsardzībā pirmajā puslaikā. Skatāmies Ciprus uz grozu apakšu. 2 punkti. Nostaigāt tomēr šajā epizodē. Šādi ir lēms Juris Kokainis. Līdz ar to arī puslaiks ir noslēdzies 43-29. Šis Ciprus metiens netiks ieskaitīts. Un Jēkabpils komandai jādodās lielajā pārtraukumā, bet nav viņiem daudz par ko noskumt. Viņiem 14 punktu pārsvars pirmajā puslaikā. Viņi šo spēli ir iesākuši krietni pārliecinošāk. Var redzēt, ka šis te komandas pieredzējušais un saspēlētais kodols no pagājušās sezonas labi pastrādājis vasaras periodā, labā fiziskā formā. Un Edgars Teters savu darbiņu ir paveicis. Pirmajā puslaikā viņš ir bijis labāks par savu oponentu, jauno Mārtiņu Gulbi, kuram jāpaveic būs zināms korekcijas savas komandas sniegumā lielajā puslaikā. Vairāk jauni amerikāņi mums redzētu šajā pirmajā puslaikā, īpaši patīk man Bārnijs, bet tagad jau došu vārdu savam kolēģim Edgaram Buļam, kurš ir noķēris Edgara Teters. Jēkabpils vadībā 43-29 ar mani kopā Jēkabpils komandas galvenais treneris Edgars Teters. Sveiks, Edgars, saka, kā es apmienās kopā ar pirmo puslaiku. Vienmēr var būt labāk, jā, bet mēs esam vadībā, mēs kontrolējam spēles gaitu, jā, varbūt pateicoties labākam metienu procentam. Arī Baronam ir bijušas pietiekošas iespējas, mēs tās iespējas esam realizējuši labāk, jā, bet tas tikai pirmais puslaiks, tā kā kaut kāds secinājums izdarīt pārāk. Kā kopumā es apmierināts ar klubu komplektāciju šai sezonai? Ar komplektācijas es ļoti apmierināts, uzskatu, ka mums ir pa spēkam visaugstākie mērķi. Jā, cita lieta, kā mēs to pierādīsim laukumā. Es jau teicu, nemeklējiet nekādas attaisnojumus, ka starpsezonā mums nav lutinājušas traumas, jā, bet plus mīnus visi mēs esam traumas sadziedējuši, jā, un varbūt neesam gatavi pa 100%, bet mēs uz to ejam. Kā esi apmierināts ar komandas jaunpienācējiem Randlu un Bārniju no tieši amerikāņiem? Es domāju, ka viņi pietiekoši labi iekļaujušies komandas spēlē. Protams, ka mēs izjūtam Rinalda sirsniņa trūkumu, jo viņš ir mūsu atslēgas spēlētājs, bet es uzskatu, ka Kamerons pagaidām labi tiek ar saviem pienākumiem galā. Tā kā, dzīve rādīs. Un kāda ir mērķi Jēkabpils komandai šajā sezonā? Kā jau es teicu, mērķi visaugstākie, bet, Zelts Latvijas basketbola līgā? Slinks ir tas karējos, kas negrib būt pa ģenerāli, bet mēs arī objektīvi skatāmies uz lietām. Veipa Ventspils komandas tomēr pārākas komplektācijā būs grūti, ar pārējām varam cīnīties un kādreiz arī iekost abiem flagmaņiem. Tātad bronza ir jāizcīna. Bronza ir jāmēģina izcīnīt. Paldies, Edgar, lai veicās otrā puslaikā. Jaunais Aldera luksus. Alus ar pārliecību. Labāk nokomplektēts sastāvs visās pozīcijās, viņi ir lielāki, viņi ir smagāki, viņi tiek pie labākām metienu pozīcijām. Barons komandai jādomā, kur atrast šīs ekstra iespējas aizsardzībā. Sāk viņi spēlēt agresīvāk, tas deva rezultātu. Uzlabojumu vienkārši varbūt vēl agresīvāk jāpresē pretinieku komandas ārējā līnija, jo tādā pozicionālā lēnajā spēlē 5-5. Variantu krietni mazāk. Gan jau, ka Mārtiņš Gulbs ir ņēmis vērā visus šos te faktorus, visus argumentus, zina savas komandas sastāvu, savas stiprās puses, pretinieku vājās.
un ir pateicis pareizos vārdus, lai izlīdzinātu spēles rezultātu. Bet pirmajā puslaikā izpaudās Jēkabpils komandas pārsvars, un pirmkārt jau tieši komplektācijā. Spēles tiesneši arī gatavo otrajam puslaikam. Juris Kokainis, Oskars Lucis, Andris Vaskāns un laukumā atgriežas arī spēlētāji. Jēkabpils talismans arī bija gatavs iesaistīties cīņā uz brīdi. Lūsīts. Lūsīts? Viņi tiešām sauc Lūsīts? Lūsīts. Tiešām viņi sauc Lūsīts. Es nezinu, kā viņu sauc, bet viņš ir Lūsīts. Jēkabpils Lūšs, tu nezini? Es zinu Jēkabpils boss. Es zinu, ka ir Jēkabpils boss vai Jēkabpils Lūšs. Domā, viņi ir Jēkabpils Lūšs talismanā. Es domāju, ka viņi kopā viens uz otru stāv. Tribīnēs noteikti viņi ir jāiet pēc spēles satikt, bet varbūt atgriežamies mačā. Otrais puslaiks ir sācies un Jēkabpils komanda iesāks šo te puslaiku ar savu uzbrukumu. Spēlē uz groza apakšu Kaspars Ciprus, kurš bijis klusāks pirmajā puslaikā, tiek bloķēts. Redzam, ka Ciprusam spēks ir, bet Rozīts ir viens no labākajiem metienu bloķētājiem. Līgām otrā pusē slamdām. Divas skaistas epizodes pēc kārtas Rozīša izpildījumā. Vispirms viņš izdzen ārā no savu sodu laukumu pretinieku centra spēlētāju, pēc tam ātrajā pretuzbrukumā skaisti triec bumgrozā no augšas. No viena krasta līdz otram krastam. Abos krastos viņš izdarīja kaut ko labu. -12 Baronam. Šoreiz Ciprus tiek apturēts ar noteikumu pārkāpumu tieši Jākabam Rozītim. Fiksēta personīgā piezīme. Otrais gads viņam Barons komandas rindās. Viens no labākajiem līgas bloķētājiem. Viņam smags uzdevums pretī apmēram 20 kg smagākais Kaspars Ciprus, bet pagaidām jāsaka godīgi, viņš ar šo uzdevumu tiek galā ļoti labi. Randals saspēles vadītāja pozīcijā, kā dzirdējāt, puslaika intervijā Edgars Teters ir apmierināts ar Randals sniegumu. Pirmajās 20 minūtēs pietrūkst Jēkabpiliešiem šodien Rinalds Sirsniņš, komandas kapteinis, komandas atslēgas spēlētājs. Galvenais spēles organizētājs Jēkabpils komandā, bet Randals šodien labi aizstājot savu partneri. Tā uzskata Edgars Teters. Teters, starp citu, ir divkārtais Latvijas basketbola līgas čempions. 2008. gadā ar Barons komandu, Barons LMT toreiz, kā Kārļa Mužnieka asistents, un 2010. gadā Barons komandas galvenais treneris. Atceraties šo 7 spēļu sēriju pret VF Rīga komandu, pirmais fināls VF-iņam. VF toreiz piekāpās 7. spēlē, pēc tam 3 titulu pēc kārtas rīdzniekiem. Tā kā varam teikt, ka Edgars Teters bija tas speciālists, kurš motivēja VF uzsākt zelta ceļu Alders Latvijas basketbola līgā. Varētu teikt, pēdējais treneris, kurš apspēlējis VF ir Latvijas basketbola līgas. Kurš ir uzvarējis LBLā? Finālsērijā, jo regulārajā sezonā VF ir piedzīvojuši zaudējumus, ko mēs nevaram teikt. Nu redzam, Barons cenšas ļoti agresīvi strādāt ar Jēkabpils komandas ārējo līniju. Vairāk kritienu un iet Kokainis fiksē. Atkal nostaigāts Kasparam Ciprusam. Tas gan šķiet ir Pozņikam Jānim nostaigāts. Jā, Pozņikam otrais nostaigāts šajā spēlē. Arī Ciprus groza apakšā vispār. Daudz tehniskā brāķa Jēkabpils komandas garajiem spēlētājiem. Un tur pārsvars, kur mums ar Edgaru likās spēles sākumā, kur būs vislielākais Jēkabpils komandai, pagaidām neparādās, bet toties Jēkabpilieši ar precīziem tālmetieniem ir nodrošinājuši šo pārsvaru. Un kā es to izstāstu? Tā Jēkabs Rozīts trāpa savu pirmo trejets, samazinot rezultātu starpību līdz -10. Rozīts ir gūs visus 5 punktus Baroniem otrajā puslaikā. Jēkabpilieši atbildējuši tikai ar 1 un -10 uz rezultātu tablo. Jēkabpils atbild, tālmetiens arī mājiniekiem. 8. reizi šajā mačā, precīzi Jēkabpilieši, 4. reizi Bārnīgs un +13 uz rezultātu tablo. Edgar, ja mēs biežāk komentēsim šīs spēles, būs jāsāk izdomāt iesauks. Un tevis teiktā, ja pirmajā puslaikā Flintstones jaunākais, Flintstones juniors, manuprāt, varētu būt piemērot. Bārnīs oriģinālais Flintstones arī labi met tālmetiens. Jo, piemēram, parasti mēs iedodam iesauks pēc kaut kādām darbībām laukumā. Dairis Bērtāns Latvijas raķeti, jo viņš ir super ātrs. Bārnīs bija izcils ķegļos. Pareizi. Tālmetiens, snaipers, ķegļi, lūdzu. Tā kā, bet vajadzētu noskaidrot vēl no Jēkabpils kluba menedžmenta vai spēlētājiem patīk tādi iesauki. Jo Dairim Bērtānam mēs zinām, ka patīk. Latvijas raķeti. Nu, nesteigsimies. Donātam Zavackam, rudais iznīcinātājs, nepārāk. Tāpēc mums ir jāsaprot, bija zināms pretenzijas. Kaut gan mums likās, ka rudinātors ļoti labi iet kopā. Terminators ar rudiem matiem, bet pašam spēlētājiem nepārāk. Tā kā mums jāņem vērā tas. Bet šajā mačā paliek 13 punktu pārsvars. Jēkabpils komandai atbruņo viņa atkal Barons aizsardzībā un redzēsim, kas sanāks mājiniekiem uzbrukumā.
Randls palicis viens pret garāko pretspēlētāju, pret Rozīti, var to izmantot. Brīvs pustālais mētietis, tas ir neprecīzs, bet Kaspars Cipras uzvar cīņu par atlikušo bumbu. Šis grozs tiks skaitīts. Ja bumba jāatpūsies pret vairogu, tad tā krīt lejā un Jākapis Rozītis tikai tā to ir ieceltā. Tā kā 2 punkti tiek skaidīti. Kasparam 5. punkts, 4. atlikusī bumba, viena rezultatīva piespēle. Īpaši plosījies nav arī Pāvels Veselovs, 3.2 atlikušās bumbas. Poņķnieks jau ir vairāk līmenī, 6.4 atlikušās bumbas. Tā kā Artur, tas, ko tu minēji, nav tā, kā Jēkabpils garo spēlētāja līnija šodien iznīcina Baronas Kvartāls komandu. Tieši ārējā līnija pagaidām sagādā vislielākās problēmas. Abi amerikāņu spēlētāji, Barnijs ar Randlu, kopā ir guvuši 27 no komandas 47 punktiem, izcīnījuši 8 atlikušās bumbas un trāpījuši 6 tālmetienus. 7 minūtes vēl jāspēlē trešajā ceturdaļā. 49-34 vēl joprojām mājinieku pārsvars un tas turpina palielināties. Nu tiešām amerikāņi pēc pirmā mača spriežot, un teikšu godīgi, neesmu redzējis komandu pārbaudas spēles pirms sezonas. Pēc pirmā mača spriežot ir līmenī un izskatās, ka būs nopietni palīgi savai komandai. Tāpēc Baronas Kvartāls vienīgi pagaidām iztiek bez leģionāriem. Atkal labs Barona uzbrukums, labi saspēle un Jākapis Rozītis uzbrukuma noslēguma fāzē. 2 punkti ar sodu. Tu zini, kur spēlētājiem atgādina Jākapis Rozītis no pasaules? DeAndre Jordan? Negluži. Jan Veselī. No Čehijas izlases, garš, ļoti atletisks, garais spēlētājs, labi cīnās par atlikušajām bumbām. Var realizēt arī metienu no distances. Jans Veselīs šobrīd 2. sezonu spēlēs NBA Washingtonas Wizards klubā. Un viens no Čehijas izlases līderiem plosījās pēdējā Eiropas čempionātā un arī sejas ir un frizūrs diezgan līdzīgas. Seja vibes. Kaut kāds līdzīgs Edgars arī saskat. Es Jākabu jau diezgan ilgi pazīst, bet par ļoti atletisku man viņu nebūs tik viegli nosaukt. Viņš ir labs basketbolists, izcili instinkta aizsardzībā, ļoti atletisks un Jākabs. Man personīgi neiet kopā. Varbūt viņš pavasarī pastrādājis, es kaut ko nezinu. Artur, mēs saņēmām jau pirmo kritiku. Mēs nepārāk labi pazīstam multfilmas, multeņu varoņus. Flintstones esot bijis Freds Flintstones, tā bija vai tad? Un Barnijs bija kaimiņš. Tad atceram. Barniem nebūs iesaukt Flintstones. Paldies tiem Delfī TV skatītājiem, kur palaboja šo kļūdu. Tā kā uzbrucējs Barnijs pagaidām paliek pie savu uzvārdu un kāds citi iesauku viņam jādomā. Jo kaimiņu vārdā saukt tas nav diezko populāri. Tikai precīzi tālmetiens Baroniem. Un neļauj rītnieki Jākapilī mierīgi elpot šajā mačā, tikai 10 punktu deficīts. Apsīts gūs pirmos punktus šīs dienas spēlē uzreiz ar tālmetiem. Tās kāds virs cenšas izmantot savu augumu pārsvaru, grozā apakšā Barnijs, atkal tālmetiens, un viņš ir precīzs. Barnijs jau 20 gūtie punkti šodien, 4 atlikušos bumbas, amerikāņu leģionāri ir šodien līmenī. Un 5. precīzais tālmetiens Barniem. Redzam, kā centās izcīnīt atlikušo bumbu uzbrukumā. Bija paklups aiz gala līnijas Baronas spēlētājs Mednis. Viņš saprata, ka tajā situācijā viņš netieks laist tik šo bumbu. Viņš vēzītī mēģināja ierāpot atpakaļ laukumā, lai šo bumbu varētu apaldīt, bet tas notika diezgan lēni. Un bumbu jau pie Jēkabpiliešiem. 52-39 pēc pēdējā Barnija 5. precīzā tālmetiena šajā mačā. Nu vispār amerikāņi ir līmenī. Barniem 20 punktu, Randlam 10, abiem kopā 7 trēči. Noteikti pārkāpums pret Barons. Ārējās līnijas spēlētāji apsīt, viņam iespēja stāties uz sodu metienu līnijas. Un pēdējos 3 punktus jau gūs šis te basketbolists. Tagad iespēja vēl vairāk samazināt viņam rezultātu starpību. 52-39, jāspēlē 5,5 minūtes trešajā ceturdaļā. Pagaidām Barons nespēja radikāli mainīt spēles gaitu. Ir epizodes, kad viņi nospēlē lieliski, ir epizodes, kad ir kritumi, un tas viss pagaidām nav ļāvis viņiem izlīdzināt rezultātu. Apsīts aizmet garām otro sodu mētienu, Randls savāc atlikušo bumbu un diriģē kārtējo Jēkabpiliešu uzbrukumu. 52-40. Trešā ceturtdaļa ir līdzīga. To ar 2 punktiem uzvar Baronas Kvartāls komanda. Bet Jēkabpilieši saglabā 12 punktu pārsvaru. Jāspēlē vēl 5 minūtes trešajā ceturtdaļā. Kravčenko saspēlējās ar Ciprus. Varam redzēt, arī Mārtiņš Kravčenko meklē vēl vietu šajā Jēkabpils komandā. Pēc tā, kādu sniegumu viņš rādīja pēdējās 2 sezonās Latvijas basketbola līgā, Liepājas Lauvas komandas sastāvā, Mārtiņš neapšaubām ir iespējams talantīgākais spēlētājs ārējā līnijā, tieši uzbrukuma noslēguma fāzē Jēkabpils komandā. Ļoti labs snaipers, bet varam redzēt, ka vēl meklēja savu vietu.
Edgara Tetera komandā. Nu, redzēsim sezonas turpinājumā, kā Mārtiņš iekļausies šajā vienībā. Labu sezonu aizvadījis arī Ukrainā un atgriezies tikai faktiski, kā viņš pats izteicās, finansiālu iemeslu dēļ, jo papīra alga Ukrainā, protams, krietni lielāka. Iespējas bija palikt tur arī nākamajā sezonā. Bet reāla alga, ko saņem? Kontā neparādās cipariņi. Tieši tā. Un tam nav nekāda sakara ar nodokļiem. Un tā kā izvēlējās drošāku variantu finansiālā ziņā basketbola klubu Jēkabpils, kur budžets, pagaidām Edgars varam paspekulēt, bet noteikti ir četrniekā Latvijas komanda šobrīd. Budžets ziņā noteikti. Pirmās vietas ir skaidrs, tas ir VF Rīga un Vēnspils, kas varētu būt pārējās divas, visticamāk jau Valmiera un Jēkabpils arī ir. Neveiksmīgs tālmetiens tikmēr Barons Kvartāls komandai, bet attiecīgi kāds budžets, tādas arī prasības. Tā kā šogad klubu vadība vairs nebūs apmierināta ar neiekļūšanu labāko četrniekā, tā kā Jēkabpiliešiem noteikti tiek gaidīts tikai un vienīgi medaļas, bet Valmieras komanda noteikti negrasās uzreiz atdot savu sev iecienīto bronzas godalgu. Bronzas Valmieras komandā ir izcīnīts tikai Vara Krūmiņa vadībā. Vars Krūmiņš atkal ir palicis Vidzemes komandā. Pilns Vidzemes olimpiskais. Bronzas statuju variem arī cels? Iespējams. Pilns Vidzemes olimpiskais centrs. Šeit redzam VIP ložu Jēkabpils sportnamā. Valdis Vojins, Leonīds Salcevičs un vairāk citu prominenti viesi ieradušies šodien atbalstīt Jēkabpils komandu vai apskatīties labu basketbolu. Tieši tā, patīkam vērot šo Jēkabpils sporta centru pilno atmosfēru tribīnēs. Redzēt, ka Latvijas reģionos mīl basketbolu. Tikmēr -9 jau basketbola laukumā Roberts Mednis gūst kārtējos punktus. Viņam jau šodien 10, viņa ar šodien rezultīvākais spēlētājs savā komandā. Un lēnām Barons cenšas pieraut klāt. Bet kā mēs to pieminam, tā kārtējo precīzo tālmetienu realizē Jēkabpilieši. Pāvels Veselovs atzīmējās pirmoreiz, trešo reizi no tālās distances šajā mačā. 11 precīzi tālmetieni Jēkabpilī. 5 Barnijam, 2 Randlam, 3 Veselovam un tālmetienu precizitāti tur Jēkabpili pietiekot drošā attālumā. Apsīts gandrīz realizē savu mēģinājumu, tas tomēr nav precīzi. Kur mēs varam redzēt, kur ir problēmas Jēkabpilī, pick and roll aizsardzība. Šodien vairākas reizes gan Ilmārs Bergmans, gan Dāvis Čoders komplektā ar Medni, Robertu Medni ir pa 2 izterorizējuši Jēkabpils aizsardzību un daudz viegli punkto groza apakš. Un pēc kļūda elementārā situācijā nedaudz zaudējuši savu ritmu, savu pārliecību Jēkabpils basketbolisti. Ļoti haotisks, ļoti saraustīts uzbrukums, un kad jāspēlē 3 minūtes 12 sekundes trešajā ceturdaļā, bumba nonāk basketbola klubu Barons rindās. Varētu redzēt, fonā Rinalds Sirsniņš ir kājās. Nav viņš, protams, spēlējošais treneris, bet var derēt, ka viņš ir otrā svarīgākā persona aiz Edgara Tetera basketbola skolējumu pieņemšanā tieši spēles gaitā. Varētu teikt, viņš ir Jēkabpils Kristaps Janičēnoks. Es gribēju iet tālāk. Jēkabpils Jasons Kits vēl savos pēdējos spēles gados tikai nedaudz labāk spēlē, relatīvi pret līmeni. Nedaudz jaunāks arī. Nedaudz jaunāk. Rinaldam Sirsniņam 28 gadi. Nav kā Jasonam Kitam pēdējos gados, tāpēc es vairāk tomēr slēgtos uz Janičēnoku pusi, jo viņš var dot arī ļoti lielu ieguldījumu laukumā, lai arī Kits arī pēdējās sezonās bija labs, bet tomēr kāds nedaudz vecāks par Rinaldu. Kits labākajos gados Latvijas basketbola līgā. Nav slikts salīdzinājums. Domāju, Rinam viņam nekas nebūtu pretī. Viņš pieņem. Ja Bārnijs nezinu, vai būtu priecīgs par to, ka viņš ir nosaucis par Flintstone, tad Rinalds Sirsniņš, ka ir salīdzināts ar Jasonu Kitu, es domāju, ir kompliments jebkuram jaunajam saspēles vadītājiem. Vai jaunajam, vai ne tik jaunajam, bet saspēles vadītājiem. Randls saspēles vadītāja pozīcijā meklē savus partnerus, nogādā to Bārnijam. Randls saņem bumbu atpakaļ. Gatavs spēlēt 1-1, sarežģīts tālmetiens, tas ir neprecīzs. No šādiem metieniem Jēkabpils nespēs gūt grozus regulāri, tātad Barona klubu atbild. Un diezgan neveikls ātrais uzbrukums Andrim Epleram, izmet viņš bumbu autā un jau tiek gatavot spēlētāju maiņu Jēkabpils komandā. Jānis Poznieks atgriežās laukumā, Pāvela Veselo vietā. Paša šodien ir bijis veiksmīgs metienos no perimetra. Ne tik veiksmīgs darbojoties groza tūmā, kur Poznieks ir bijis veiksmīgāks. Redzēsim, kā tas ietekmēs Jēkabpils sniegumu. Atraujās Bārnijs, tādā Kravčenko. Klebovīckis saņem bumbu, vērp savu kombināciju Jēkabpilieši. Bumba atkal pie Bārnija, kurš to gan arī pazaudē, bet Poznieks to apvalda. Labi piespēl tālāk Klebovickim, pustālais metiens, nav precīzs. Miša un
Tagad jau Barons Kvartāls komanda pretuzbrukumā. Tā kā Baroni Malači ieķērušies šajā mīnus 11, mīnus 9 punktu atstatumā. Tālāk Jēkabpili nelaiž un piespiež mājinieks kārtīgi kapāt šajā mačā līdz pat pēdējai minūtei. Kārtējais labais caurgājiens Čodaram, kurš šoreiz gan tiek bloķēts. Vēl labākā aizsardzības Klebovickim. Viņam pirmais bloķētais metiens šīs dienas spēlē. Čodars klusāks pēc pirmā puslaika, otrajā nav īsti noķēris savu ritmu, nav dabūjis iespēju izpausties un tiek nomainīts. Ilmārs Bergmans atgriežas laukumā. Mārtiņš Gulbs neapmierināts ar savu komandas spēlētāju Dāvu Zonu. Izskaidro viņam tādas niansītes, kas būtu jādara savādāk, un spēle var turpināties. Mārtiņš Gulbs, jaunākais treneris Latvijas basketbola līgā, tikai 22 pilni gadi. Es domāju, ka vēl ilgi būs jaunākais. Tiešām fantastiski ir uzsākusies karjera Mārtiņam. Jau pagājušo sezonu bija galvenais treneris pilnu sezonu, jau 2 sezonas atpakaļ no pussezonas, nomainot tieši Edgars Teteru, Barons Kvartāls galvenā trenera amatā. Tiešām šādā vecumā būt galvenajam trenerim pietiekoši augstā līmenī. Visi cieņa Mārtiņam par apņēmību, par drosmi, arī par harizmu, jo bez šīm īpašībām, līderīpašībām nav iespējams kļūt par galveno treneru. Un šādā jaunā vecumā jau organizēt vecākus kungus, trostēt viņus, mācīt viņiem, kā dzīvot, varbūt ne gluži, bet kā spēlēt basketbolu. Tā ir ļoti liela uzņemšanās, un Mārtiņam tas pietiekoši labi sanāk. Mihails Klebovicks, izmantodams savu augumu pārsvaru groza apakšā, gūst vēl 2 punktus. Klebovickim tikai 4 šīs dienas spēlē, bet nu nav viņš pēdējās sezonās. Vairs tas Klebovicks, kas savulaik spēlēja Barons rindās, ir zaudējis nedaudz savās fiziskajās dotībās. Bet tik un tā, savus 10 punktus, 5 atlikušos bumbas, viņš vēl var atnest šajā līmenī, un to regulāri arī dara. Caurgājiens Jēkabpilī, piezīme pret Oskaru Vīrsi. Ants Sepners pārkāps noteikumus, sākšies pēdējā minūte, 35 sekundes jāspēlē 3. ceturdaļā, plus 13 Jēkabpilī. Iepriekšējā izspēlē Bārnijs parādīja savu atletismu aizsardzībā. Aleksandrs Samoilovs stilā, nogremdējot bumbu no Stīpes, kas jau vairākas reizes atstūsies pret Stīpi, jau taisījās krist caur tīkliņam. Bārnijs patiešām ar kārtīgu volejbola gremdu aizsit bumbu prom no Stīpes, saglabājot savu grozu neskārt. 25 sekundes jau 3. ceturdaļā, Barons Kvartāls uzbrukumā. 14 sekundes atlikuši Ilmāram Bergmanim, lai izveidot savu uzbrukumu. Spēlē viņš 1 pret 1. Īsti netiek galā Klebovickim, bet lieliski piespēle. Un Ārnis Čavars 2 punktu ar sodu. Ilmārs Bergmans šodien spēlē ļoti pārliecinoši. Vairāks skaists konfekts ir atdevis saviem partneriem. Un tagad palīdz samazināt rezultātu starpību savai komandai. Un šo serenādīt Ārnis Čavars ar lielāko prieku atin un ar gardu muti apēd. 2 punktu ar sodu un rezultātu starpību atkal samazināt. Čavaram 5 punktu, 4 bumbas, 3 rezultatīvas piespēles. Ilmāram Bergmanim jau 7. asists partneriem. Tad gar, ka serenāta tavu mīļākā konfekta. Viena no mīļākajām neapšaubām, ļoti garda. Nopirksim apakaļ Vietējais ceļā ražojums. par godu tev. Jāatbalsta Latvijas preci. Nu, tieši tā. 15 sekundes vēl atlikuši 3. ceturdaļā. Ārnis Čavars, viens no labākajiem cīnītājiem visā Latvijas basketbola līgā. Vienmēr ir spējis kompensēt savus auguma parametru trūkumus attiecībā pret savu pozīciju. Ar kārtīgi cīņas par labu fizisko sagatavotību. Un vienmēr atradis vietu komandu rotācijās. Pagājušo sezonu aizvadījis basketbola klubu Valmiera rindās, bet tagad pēdējās sekundes 3. ceturdaļā 2 punktu Pozniekam. Viņam šodien jau 10, un līdz ar to 3. ceturdaļa noslēgusies 59-57. Jēkabpils saglabā 12 punktu pārsvaru. Jaunais Aldera luksus. Alus ar pārliecību.
Esam apakaļ Jēkabpils sporta centrā. 59-47 pēc 3 spēlētām ceturdaļām. Barons turās līdz, bet vēl nespēja salauzt šo te Jēkabpils klubu pārsvaru. Jēkabpils klubu amerikāņi ir bijuši labākie pirmajās 3 ceturdaļās. Bārnijiem 20 punkti, 10 piepulsojas Randls. Barons rindās Čoders un Mednis. Bijuši rezultīvākie 3 ceturdaļās, 13 un 11 punktu attiecīgi. Bet trešo ceturtdaļu Baroni uzvarēja ar 18-16. Un tas jau vien liecina, ka šī spēle ir palikusi līdzīgāk. Baroni nepadodās. Lieliski piespēle uz Bārnī, bet bumbu pārtvert. Baroni nepadodās. Un patiešām mums ir iespēja Delfī TV pirmajā translācijā baudīt kārtīgi cīņu. Cīnīšanos līdz galam, un, kas zina, varbūt mums būs pat interesanti galotni. Jā, Jēkabpilieši labāk iesāk, pirmajā puslaikā panāca +14, bet Baroni neļauj tālāk atrauties. 2 reizes pat pietojās līdz -9. Pagaidām pašu pieredzes trūkums un Jēkabpils spēlētāju meistarība un pretstāt no tālās distances 10 precīzi tālmetieni ir ļāvuši mainiekiem tomēr šo pārsvaru noturēt, bet redzēsim, ko mums nesīs 4. ceturtdaļa. Nu, tieši tā, paskatoties varbūt no otras puses, mēs slavējam, ka Jēkabpils ir labāka komplektācija, viņi spēlē labāk, bet ja noņemam šo te fantastisko tālmetienu precizitāti pirmajā puslaikā, tad rezultāts faktiski ir neizšķirts, bet nu, tāpēc jau basketbols ir skaista spēle, ka ir šīs te nianses, bet tomēr vairākas skaistas epizodes pirms lieliski uzbrukumā nospēlē Čavars, atspēlē bumbu partnerim, bet tad ja nemaldos, Bārnijs aizsūt mājās savu pretinieku. Nu, varam šeit teikt, šoreiz pārkombinējās Barons kvartāls spēlētāji. Līdzīgi kā hokejā, savulaik mēdz mūsu Aleksandri Keršs un Beļauskis. 2 sašas pārkombinēties līdz tukšiem vārtiem arī šeit. Čavaram šķiet, man pašam bija iespējas triekt bumbu grozā un augstu caurgājienā. Viņš izvēlējās piespēlēt partnerim, kas sod laukumā, it kā jā, brīvāks, bet tomēr tas ir mazais spēlētājs. Un viņš tika bloķēts. Bumbu jau pie Jēkabpils, bet ne uz ilgu brīdi. Piezīme uzbrukumā pēc izteiksmīga Oskara Luča žesta kādam no Jēkabpiliešiem. Jānis Koznieks pārkāp noteikums, nepareiz veidots aizseks. Un viņam ar partneriem jau jāatgriež šai aizsardzībā. Elmārs Bergmans, Dāvis Čoders. Sākuši ārējā līnijā, abi saspēles vadītāji spēlē kopā, ko mēs tik bieži neredzējām pirmajās 3 ceturdaļās. Tagad mētra ar bumbu, izspēlē Rozītim. Saņem to atpakaļ. Daudz spēlē ar driblu, izmet sarežģītu metienu pāri rokām Saules. Tas ir neprecīzs, bet tieši Čoders ir tas, kurš izcīna šo atlaicošo bumbu. Čoders ir veiksmīgākais Barons komandā. Jau sākot no 1. ceturtdaļas 13 punkti, 3 atlikušās bumbas, 1 rezultatīvu piespēli. Varbūt kā saspēles vadītājiem prasītos vairāk piespēles, kuras atkal ļoti daudz ir Ilmāram Bergmanim, vesels 7. Atkal Baroni nedaudz pārkombinējās un rezultātā nostaigāts. Jeb izlekts Saulim Mētram, bumba atkal pie Jēkabpils. 4. ceturtdaļa iesākusies saraustīt abām komandām. Pirmie uzbrukumi nav izdevušies, nav atklāts rēķins 4. ceturksnī. Šāda tendence dara Jēkabpilī. Tieši tā, varbūt pirmajā puslaikā varējām vērot tādu aktīvāku uzbrukumu basketbolu. Otrajā jau komandas pielāgojušās viena otrai. Atraduši to stipros punktus un spējuši tos vairāk likvidēt. No arī skautinga materiāls, ja spēļu video nav nemaz tik daudz vēl sakrāt. Turklāt pārbaudas spēlēs komandas parasti risina citus uzdevumus, nevienmēr atklāja savus kārtas. Tā kā pirmajā spēlē varbūt vairāk komandas nospēlē tīri uz meistarību, mazāk uz sagatavošanos tieši taktiskajā ziņā. Rāda, ko katra pati spēja. Mazāk ir bijuši šo te veidu, kā apturēt pretinieku. Jēkabpilī tas ir nācis par labu. Viņiem vēl joprojām +12, kad nospēlēts jau 2 minūtes 4. ceturtdaļā. Vēl joprojām nav gūts ne punkts 4. ceturksnī. Paliek +12 Jēkabpilī. Vēl viens tālmetiens no stūra nav precīzi. 4. ceturtdaļā nevar trāpīt arī Bārnijs. Nu, pēdējais metiens gan bija pilnīgi brīvs, bet pirms brīža tāds ļoti samocīts metiens pārrokām. Un Artur, es jau gribu teikt, ja viņš turpinās mest šādus traks metienus, tad mēs viņu sauksim par Flintonu, patīk tas viņam vai nē. Tieši tā, beidzies benzīns vai arī pēdas ir nodiluši. Atceries, Flintstone brauc ar pēdām stūrēja mašīnas. Tūzdas jau izveidojušās 4. ceturtdaļā. Sagurs ir spēlētājs, tas, ka viņš met garām brīvus metienus, viss ir kārtībā, bet priekšpēdējais metiens nebija tas labākais. Nospēlē ļoti individuāli. Kobes Bryant stilā viņa pirmajos gados, kad viņš aizvēra acis un met pāri vairākiem pretspēlētājiem. Tā kā noteikti šāds darbības nepatīk Edgaram Teterim. 7,5 minūtes jāspēlē šajā mačā. Rezultāts 4. ceturtdaļā vēl joprojām nav atklāts. Nedaudz jāuzkopja zāles grīda.
Un to tagad varēs atsākties cīņa. Plus 12 Jēkabpilī. Tuvākās pāris minūtes arī būs izšķirošas šajā cīņā, vai Jēkabpils spēs noturēt šādu pārsvaru vai to palielināt. Un jau uzvarētājs būs skaidrs krietni brīdi pirms fināls vilks, vai tomēr Baroni samazinās rezultātu starpību un būs gaida intriģējošas spēles beigas. Jēkabpils Lūšs izspēlē savu stabilāko ieroci un Bārnijs gūst kārtējos punktus. Tā kā nemaz tik nogurs nav, vēl viss kārtībā. Ir lieliskā sportiskā formā šis te amerikāņu uzbrucējs. Un tad Rēzlis aplaup savu pretspēlētāju, patīsimies, ko viņš izdarīs. Ekstra danks neseko, vienkārši 2 punktus, bet minūtes pārtraukums jau jāpieprasa Mārtiņam Zūdim. Viņi nedara laukumā to, ko viņš grib redzēt. Bārnijam 4 punkti pēc kārtas, kopumā 24 šajā mačā, 5 atlikušās bumbas. Tagad svarīgi pārtvērt bumbu un plus 16. Jēkabpilī Mārtiņš Gulbs sasauc sapulcīt laukuma malā. Doma Pops, Jēkabpils sporta centrā. Minūtes pārtraukums tuvojās noslēgumam. Edgars Teters vēl dod norādījumus saviem spēlētājiem. Rinalds Sirsniņš arī iestarpina kādu vārdu. Šodien viņš savai komandai var palīdzēt tikai ar padomu. Spēles laukumā varēs atgriezties tikai vēl pēc pāris nedēļām. Šodien jau iesildījās. Tas nozīmē, ka savainojums nav nopietns. Tā kā mēs tuvākajā laikā cerēsim, ka Rins atgriezīsies laukumā. Rins, jeb Rinalds Sirsniņš. Viens no labākajiem saspēles vadītājiem Latvijas basketbola līgā iepriekšējā sezonā. Kā, protams, ka Jēkabpils komandai tas būs ievērojams papildinājums. Ja šķiet, ka pēdējos 2 punktus gan neguva Bārnijs, bet Randls nospēlē labā aizsardzībā. Jebkurā gadījumā Jēkabpils leģionāri šodien ir līmenī. Guvuši 34 no komandas 63. Skaists uzbrukums, balons kvartāls komandai. Apsīts ar sulīgu alley-oop danku, samazina rezultātu starpību, gūstot rīzniekiem pirmos 2 punktus 4. ceturdaļā. Apsīts neapšaubām labi apveltīts spēlētājs ar fiziskajiem dotumiem. Tas viss, protams, vēl jāparāda basketbola laukumā. Pagaidām nav vēl viņam bijusi savā karjerā vajadzīgā stabilitāte. To nostiprināt un parādīt sev jaunā kvalitātē, bet tas viss vēl viņam priekšā šīs dienas mačā. Pagaidām viņmēdīgs sniegums, 4 gūtie punkti. Tikmēr Jānis Pozņaks parāda, ka viņam spēlēšana Latvijas basketbola līgas 1. divīzijā nav nekāds problēmas. Pilnotēt mētiem pēc kārtas. Jēkabpils komandai publika ir ekstāzē Jēkabpils sporta centrā. Un mājinieki var palielināt pārsvaru. Jānim Pozņakam 10 punktus, 7 atlikušās bumbas pēc atgriešanās 1. divīzijā. Tā kā Jānis parāda, ka viņa īstā vieta iespējams ir tomēr augstākais līmenis Alders Latvijas basketbola līgā, nevis spēlēšana LBL 2. Neapšaubām, pāris gadus viņš bija pavadījis Šveices zemākajās līgās. Bijis nedaudz zem radara plašākai basketbola publikai, bet nekur nav pazudis. Tagad atgriezies Latvijā, atgriezies Latvijas basketbola līgā un turpina savus profesionāļu gaitas. Tagad Barons kvartāls komandas uzbrukums. Saspēlējās viņa perimetrā. Daudz zonā spēlē partnerim, iespēja izpildīt brīvu tālmetienu. Šodien ir necaursitāms un jau ātrais pretuzbrukums otrā laukuma galā. Jēkabpiliešu līmenī aizsardzībā pēdējās izspēlēs 5,5 minūtes jāspēlē. 4. ceturdaļā mājinieki kontrolē pagaidām notikums laukumā. Patiešām ekstāzē, kārtējais precīzais tālmetiens mājniekiem 12. 20 mēģinājumos un tiek panākts solīts plus 20 punktu pārsvars. Mārtiņam Gulbim nekas cits neatliek, kā pieprasīt minūtes pārtraukumu. Mums iespējas aplūkot Karsē meitenes.
20 punktu pārsvars. Mājiniekiem jāspēlē 5,5 minūtes vēl 4. ceturdaļā. Un būs jāpaveic Mārtiņam Gulbim ar saviem padotajiem neliels basketbola brīnums, lai glābtu šīs sezonas savas komandas pirmo spēli. Jēkabpils Lūšs pagaidām izskatās labāk. 3. ceturtdaļu viņi uzvar ar rezultātu 10-2. Aizsardzību viņi ir nocietinājuši pamatīgi, un Baronam ir liels problēmas gūt punktu. Patiešām šobrīd daudz labākās pozīcijās cīņā par pirmo uzvaru ir, protams, Jēkabpils komanda. Viņiem 20 punktu pārsvars, jāspēlē tikai 5 minūtes. Šādā laikā, protams, nav tik vienkārši atspēlēt 20 punktus, bet basketbolā esam redzējuši ne tādus vien brīnumus. Vispār jāuzteic šodien Jēkabpils leģionāri. Bārniem 22 punkti, precīzi 5 no 8 tālmetieniem, 6 atlikušās bumbas, 2 bloķēti metieni, 2 pārtverts bumbas. Nu, kaut kas no Skotija Pipena statistikas, 5 kļūdas gan arī. Nav neviens rezultatīvs piespēles, lai mēs viņu pilnībā varētu salīdzināt ar šo izcilo bijušo Čikāgas Bulls uzbrucēju. Randlam šodien 15 punkti, 7 bumbas, 5 piespēles, 1 pārtvert bumbu un precīzi 3 no 5 tālmetieniem. Tā kā šķiet, ka Jēkabpilī labi papildinājumi, vismaz spriežot pēc pirmās spēles. Nu, protams, vienmēr jau vajadzīgs ir ilgāks nogriezums. Objektīvi mēs varēsim par to spriest varbūt kaut kad decembrī. Tad, kad sezona jau būs ieskrējusies, bet pirmais iespējas tiešām pārliecinošs. Šie vīri lieliski pirmkārt iedarās šajā komandā, lieliski papildina viens otru, papildina arī komanda. Ir atrast nevis vienkārši labi spēlētāji, bet arī tādi, kur ar savām spējām, ar savām prasmēm lieliski papildina arī pārējos latviešu spēlētājus. Mihails Klibovicki, nezinu, kāpēc mēs jau uzskatām par vietējo. Tā arī būtu jādara. Piekrīt, Edgars? Protams, galā viņš ir ilgadējis mūsu viens no vislāk labākajām Latvijas basketbola spēlētājām, Ildas Osas dzīves biedrs. Viņš jau praktiski ir Mārtiņš vai Miša Osas Klebovickis. Viņš nav tikai Klebovickis. Tā mēs viņu uzskatām par latvietu, par savējo. Mārtiņš Maizītis. Viņš ir Mārtiņš Maizītis, es uzskatu. Viņš runā ļoti. Mārtiņš Maizītis, Osas Maizītis. Ļoti labi runā latviski, tā kā Miša. Protams, pasē viņš ir polis, bet praktiski viņš ir latvietis, un es domāju, ka savā būtībā arī viņam ir 2 pilsonības. Tā kā pa īstam Jēkabpilī ir 2 leģionāri. 4 minūtes jāspēlē vēl šajā cīņā. 20 punktu pārsvars Jēkabpilī. Viņi ļoti tuvu tam, lai sezonu iesākt ar pārliecinošu uzvaru. Barons kvartāla uzbrukums, bet neveiksmi uzbrukuma noslēguma fāzē. Rozīts pēc tam vēl pats pārkāpt noteikums. Piezīme Normīgara vēl nav sakrāta Barons kvartāla vienībai. Tā ir tikai 3. komandas piezīme. Un tagad jau es domāju, ka lēnā garā mums jānoskaidro ar oficiālais šīs spēles rezultāts. Bet tik un tā, Aldars LBL. Kas tas bija? Kas tas tāds bija? Dāvis Čoders, mazais sastāvs vadītājs, pārtver bumbu un iedanko par šķiet nedaudz pāri pretspēlētājiem. Dāvi, vienalga kāds rezultāts tablo, viss cieņ. Vienalga kāds rezultāts uz tablo, spēles epizode būs tavējā. Top 1 highlights. Nu, arī tas ir jāmāk. Čoders parāda, ka viņi par spīti savam 1,88 cm salīdzinoši mazajam, pat nevis salīdzinoši mazajam basketbola augumam, skaists danks pārtvarot bumbu. 3 minūtes 34 sekundes vēl jāspēlē šajā mačā. Zona šauj tālmetienu, šoreiz pa īsu un atklāt šo bumbu. Izcīna tomēr Barons kvartāls basketbolis. Punktu apcīti viņam šodien jau 8. Un Edgars Četers jau ļoti neapmierināts ar saviem spēlētājiem. Izskatās pēc viņa reakcijas, tā kā viņa komandai būtu apmēram -15. Bet jebkuram trenerim nepatīk, ja spēlētāji zaudē koncentrēšanos, lai arī ir +20. Teters sasauc sapulcīti, lai sarātu savus studentus.
69-53, 3 minūtes 25 sekundes jāspēlē vēl šīs dienas mačā. Cerības Tariņš kaut gan ļoti naivs, ļoti optimistisks, bet Barons Kvartāla komandai parādās. Čoders parādīja super epizodu. Nu, nezinu, kas veido basketbola nedēļas tops, bet šai epizodai jābūt pirmajā vietā. Nu, varbūt es neredzēju iepriekšējos mačus, bet šaubos, ka kāds jābūt topā, teiksim tā. Jābūt topā noteikti. Es šos te top 9 katru reizi, nu nes katru reizi, bet bieži apskatos. Cerībā ieraudzīt sevi, Artūr. Nevar ieraudzīt. Ne, bet tu ceri, ka varbūt tu vari ieliks mani. Kā es tur varētu iekļūt? Nezinu, no sētas mačiem. Berģu čempionāts pret Garkalnu. Bet es nespēlēju. Visu zvaigžņu izlasu. Basketbolu. Bet tāpat ceri sev redzēt, nav tā? Neceru. Šī cerība jau sen ir zudus, bet pabeidzot savu domu, ko es iesāku. Nu, pagājušā gada topā noteikti jābūt sezonas pieciniekām šai epizodē. Nu, varbūt es pārspīlēju, bet es vismaz personīgi paliku uz pauzes pēc šīs izspēles. Tieši tā, es arī labi pārtvērt bumbu un vēl sulīgāks danks, nedaudz pār pretspēlētājiem. Mazajiem saspēles vadītājiem ievērības cienīga epizode. 2,5 minūtes vēl Barons Kvartāls rīcībā. Šobrīd jau jāķerās pie ekstra notikumiem, pie forsētām darbībām Baroniem, jo ar tādu akadēmisku spēli vairs neizdosies. Vēlreiz varam aplūkot šo situāciju. Pārtvērt un David Čoderam. Bārnīs nāk talkā. Man nepatīk Flintstones filmas, saņem slamdānu pār sev. Ļoti iespējīgi epizode. Čodera izpildījumā. Viņam šodien jau 15 punkti, 4 bumbas, 2 rezultīvas piespēles. Tagad Jēkabpils komanda laukumā laiž savus tālākos rezervistus. Artis Arnītis iznācis laukumā pirmo reizi šīs dienas spēlē. Vēl tikai viens spēlētājs Edgars Lēja nav devies laukumā šodien. Domājams, ka visnotaļ drīz redzēsim spēlējam arī viņu. Jā, nu Artis Arnītis, viens no 2 jauniešiem Jēkabpils komandā, 1996. gadā dzimis spēlētājs. Atvainojos, viņš ir viens no 2, kas ir dzimuši pēc 1990. gada. Otrs ir Edgars Lēja. Tā kā iespējas parādīt sevi Jēkabpils jaunajai paudzei. Tikai 17 gadi Arnītim. Vēl 2 punkti Barons komandai, Barons Kvartāls vienībai, 2 minūtes viņa rīcībā, bet pārsvars paliels. 15 punkti un Jēkabpilieši vairs nesteidzās. Noteikuma pārkāpums Baroniem. Viņi, protams, cenšas vēl glābt šīs dienas spēli, nepadodās agresīvi spēlē aizsardzībā. Bet ir jau labi laiciņi pārsniegt piezīmi normu. Tagad sakos sudmetieni pēc katras personīgās piezīmes. Un tagad tieši jaunais Arnītis ir nostājies uz sodmetienu līnijas. Viņam iespēja gūt pirmos punktus šajā LBL sezonā. Kā Jēkabpils kluba jaunā paudze. Uz sodmetienu līnijas iespējas atzīmēties protokolā, gūt savu pirmo punktu viņiem vēl Aldars LBL karjerā, un tas arī izdodās. Palieliniņš rezultātu starpību līdz +16. Nu, uzvarēs šo spēli Jēkabpilieši. Protams, basketbolā visādi brīnumi var notikt, bet būsim reāli. Tādi diez vai notiks. Rubens aizmet garām tālmetienu no stūra, bet pats labi pacīnās Pratlakšobumu uzbrukumā, un šobrīd mesta bumba apsītim. Tehniskais prāķis driblā Barons komandas uzbrucējiem un bumba pie Jēkabpiliešiem. Edgar jau vienreiz padesmitējām par šo tēmu. Nesta. Mēsta būtu metiens. Tas ir kā ir atļauts. Līdzskans sajūka ar to. Tā gadās. Tev sajūka vai kuram sajūka mums kaimiņš vispār multfilmā? Tā kā, ja sajūka līdzskans, tas nekas. Tas nav tik traki kā Flintstone ar kaimiņu sajaukt. Barnī sajaukt ar Flintstone, tas tiešām ir traki. Tā ir katastrofa vispār. Kā to var nezināt? Minūte 30 jāspēlē vēl šajā mačā, nekur nesteidzās Jēkabpils basketbolisti. Nu, var viņi dedzināt sekundes, izpildīt tālmetienu, tas gan nav precīzs. Bet tik un tā, lielisks mačs Randlam šodien pagaidām. Neizdodās viņam realizēt 13. tālmetienu savai komandai, bet es domāju, ka viņš par to īpaši nesēros. Komandai stabils 16 punktu pārsvars un jāspēlē tikai 1 minūte. Randls spēlēs tagad atkal pacietīgi, tā kā jau pēdējās minūtēs ierasts, nekur viņam nav jāsteidzās. Labi komandas saspēle, 2 punkti. Paskatās viņš tikni Oskara Loču virzienā, vai tad tur nebija piezīme. Tiesnes saka, ka spēle tīra. 73, 55, vēl 50 sekundes.
Dāzona daudz spēlē ar bumbu, mēģināt apspēlēt savu pretspēlētāju. Beidzot viņš ir atradis kādu savā vecumā, ar ko cīnīties. Un šoreiz tas viņam izdodas veiksmīgi. Piezīme Norma arī Jēkabpils komandai. Šī ir 5. komandas piezīme. Arnīts pārkāp noteikums. Un Dāvim zonai iespējas izpildīt 2 sodu metienus. Pirmais metiens. Dāvim šodien neprecīzs. Viņam tikai 2 punkti, 1 atlikusi bumba šīs dienas mačā. Nav tā izcilākā statistika, bet tikai 17 gadu atgādināšu šim jaunajam basketbolistam. Tā kā pieredze lēnām krājās. Gan jau, ka arī sniegums uzlabosies no maču uz maču. Pagājušā gada sniegumā varējām redzēt pietiekam ievērojami progresu šī basketbolista sniegumā. Edgars Teters vēl domīgs laukuma malā. Neatslābinās viņš līdz pat spēles beigām. Nepatīk, protams, viņam muļķīgas kļūdas viņa komandas izpildījumā. Bet mačs ir jāizvad godam līdz pat pašām spēles beigām. Randis cīnās 1-3 pretiniekiem. Veiksmīgi pārvar bumbu pāri laukuma centram un lēnām jau dzirdam, ka Jēkabpils sporta arēnā skatītāji ceļās kājās, atbalsta savus mīluļus. Viņi var būt apmierināti ar savas komandas parādīto sniegumu. Tas šodien bija viņiem kopā ar Bārnī 40 no komandas 75 punktiem. Amerikāņi ir bijuši līmenī un viņi ir bijuši galvenais iemesls, kāpēc viņa komanda vadībā. Rēnlabels 7 atlikušos bumbas, 5 rezultīvas piešķos. Bārnīs pievienojas 7 bumbas, 2 bloķētas metienas. Zvanīs pēc sarežģītu pārvietojumu. Līdz ar to šīs dienas mačs noslēdzies. Plus 19 Jēkabpils komandai varam apsveikt viņus ar pirmo uzvaru šajā sezonā Alders Latvijas basketbola līgas spēlē. Skatītāji ir sajūsmā, un viņi ir apmierināti ar savas komandas sniegumu. Komandas vēl veids pēcspēles oficiālo atvadīšanos, bet arī Barons kvartālam īpaši nav jāpārdzīvot. Tas ir tikai pats sezonas starts un domāju, ka tas ir iesācies ļoti labā līmenī. Bet, protams, būs ko pastrādāt Mārtiņam Gulbim ar savu komandu arī Teterim. Nav pārāk jāsapriecājas. Redzam, laukuma centrā viņi tagad nosvin savas komandas pirmo uzvaru. Protams, ka tā bija pelnīta. Viņi bija labāki visu 40 minūtes garumā. Lieliski tālšāvienu artilērija, 13 precīzie trejači šīs dienas mačā. Palīdzēja viņa komandai uzvarēt. Mihāls Klobovīckis 3 bloķēti metieni pēc kārtas. Lieliski parādīja, ka arī viņš vēl, protams, var spēlēt visaugstākajā līmenī. Un Jēkabpils komandai lielisks sezonas atklājums. Bet dod vārdu jau tagad Edgaram Buļam. Viņš ir noķēris Mārtiņu Kravčenko. Ko Jēkabpils uzvarēja? 75-56 pārliecinoši uzvaru ar plus 19 punktu pārsvaru. Ar mani kopā viens no Jēkabpils līderiem Mārtiņš Kravčenko. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Kā kopumā esi apmierināts gan ar komandas, gan ar savu spēli? Varētu teikt tā, nezinu, no 10 vai sistēmā kāds 7. Tas ir tev vai komandai? Man zemāk, man 4, es pavilku uz leju šodien. Kāpēc tik slikti normāli, nav jau tik traki? Tā lieta, kad ir, jūs nepaskatījies. Bet tā, protams, mēs, tā kopā beidzot esam trenējušies kādu, nedēļu varbūt. Visu laiku bija kāds traumas, kāds izkrit ārā, ārzemnieki mainījās, tā kā mēs vēl esam tikai tajā stadijā, ka mēs, progresējam kopā spēlēt. Abi leģionāri jums šodien parādīja labu sniegumu. Bārniem 22 punktu, Randlam 18. Šķiet labs papildinājums komandai. Jā, es domāju, ka viņi būs tiešām labs papildinājums, jo viņi gan centīgi gan treniņos, gan sadzīvē ir forši džeki, tā kā es domāju, viņi būs noderīgi mūsu komandai. Pastāst, kādi vēji varbūt atpūt tev uz Jēkabpili pēc vairākām sezonām Latvijā, Barons komandā Liepājā, tu pārvācies uz Ukrainu, pirmā sezona leģionāru gaitās. Pats it kā bija izteicies, ka gribētu vairāk sezonas nospēlēt ārzemēs. Kāpēc esi atpakaļ? Viens aspekts arī bija, kad es atgriezos vispār Latvijā dēļ ģimenes.
jo man tagad piedzima meita. Apsveicu! Paldies. Un tad bija tā kā jāizsver iespējas, kur spēlēt, un man piedāvāja Jēkabpils, viņa bija viena no pirmajiem. Es zināju, kas ir treneris šeit būs, jo es esmu bijis arī kopā Baronā. Es zināju daudz spēlētājs no šīs komandas, līdz ar to nebija grūti izvēle, uz kur spēlēt. Un zināju, kādas ambīcijas šai komandai, un ka viņi grib cīnīties par augstākiem mērķiem, un tas ir tas, ko es gribu. Principā tev visi Jēkabpilī apmierina līgums, treniņa apstākļi, viss ir vislabākajā kārtībā. Jā, kā redzēt, zāle ir jauna salīdzinot pagājušo gadu, grīdi. Skatītāji arī nāk. Skatītāji, protams, pilna zāle, tas arī forši ir. Kāds būtu tā ideālā sezona Jēkabpilī, lai tu būtu apvienās gan ar komandas sniegumu, varbūt arī pats ar savējo? Cik tev punktu ideja mačā jāiemet, lai tu būtu priecīgs? Es nezinu, vai par tiem punktiem, protams, gribētos, lai divciparu skaidrs, jā. Bet tā, es domāju, būtu apmierināts, ja mēs sezonu pabeigtu, es ar kārtējo medaļu LBL kaklā. Bronza vai augstāk? To mēs redzēsim. Un Baltijas līgā jau arī var pacīnīties par medaļām? Jā, protams, Baltijas līga, par to es aizmirsu galīgi, jā. Ko, Mārtiņ, paldies, apsveicu tev ar pirmo uzvaru šajā sezonā, lai izdodās piepildīt mērķus. Tas bija Mārtiņš Kravčenko, viens no Jēkabpils līderiem, kas bija kopā ar mums šajā brīdī, bet es vēl no jums neatvedos. Vārds manam kolēģim Arturam Šenhofam. Tas bija Edgars Buļs un Mārtiņš Kravčenko. Un paldies, ka bijāt kopā ar Delf TV šajā jaukajā vakarā. Latvijas basketbola līgas spēlē, bet gribu atgādināt jums, ka Delf TV turpinās pārraidīt Latvijas basketbola līgas spēles. Un jau šo sestdienu 8 vakarā Latvijas Universitāte pret basketbola klubu Jelgavu. Tā kā sekojat līdzi un skatieties. Vēlreiz paldies visas Delf TV komandas vārdā un visu labu!